Man ir īstāks aizrauts, man SD kartas nav. Kāzās, man liekas, tas nogurdinošākais ir reāli tās stundas. Policija atnāca, tas Džeks atņēma policistam steiku un var to steiku to pašu policistu vēl atsit. Ja Gint lūdzu nezauc mums klients. Gins Sprēdis, paldies, ka tu šodien esi atnācis. Jā, Paldies, ka uzaicinājāt. Īsumā pastāstīji par sevi, kas tu esi? Kā lai saka, laikam kaut kāds solo filmmakers, bet īsti nav tā, ka es filmēju. Es saku, es esmu videogrāfs, bet arī tas tā īsti, es nezinu, vai man īsti patīk tā teikt, ka esmu videogrāfs. Videogrāfs izklausās, tu laikam tikai filmē, bet tie pašā laikā tur ir kaut ko montē. Laikam jau tas ir videogrāfs, bet... To teikt kinematogrāfs. Tā Nu, kā, ja tu rādi, kā pieņemsim tās pašas kaut vai kāzu filmas, tās Jā. ir filmas. Nu, Tas jā. jau nav video. Video Bet būtu man liekas, filmmaker būtu tas un... universālais vārds no angliski, jo filmmaker, tu taisi filmiņas, Jā. vai garas vai īsas, mēs visi esam filmmakeri. Es esmu tāds paškritisks, es liekas, vai kāds kinematogrāfs, jā, vai Tas gan, vai tā jā. kvalitāte ir tāda, ka tu vari sev tā saukt par kinematogrāfu. Tas tāds. Okay. Ok, tu esi Gins, tu esi, Jā. teiksim, Ko filmmakers. Es esmu Gins no Tukuma, kuram vienkārši patīk filmēt visāds video. Tas ir Jā, vienkārši. jā. Tak, mēs īstenībā fun fact esam visi no Tukuma. Liekam Šautauts visiem tukumniekiem, jā. 3-1-0-1 zona. Liekam tukumu uz kartes. Jā. Bet Gins ir ļoti pazīstams ar to, ka tu esi diezgan iegājis kāzas sfērā. Tu 24. gadā biji top 2 kāzu videogrāfs Latvijā. Jā. Pastāstīji, ko vispār, ko tas nozīmē, cik tas ir krūts status Latvijā? Zini, kā par to pašu konkursu ar tā interesanti. Jā, es tik apbalvots kā tur, otrs labākais, kāzu videogrāfs tajā gadā, bet, zini, kā tur jau tā, vairāk jau drīzāk tas varētu teikties, ka tas ir kā otrs labākais video. Zini, kā, tas nenozīmē tā, ka man visi tādi video uzreiz ir, ka es uzreiz visu tik smuki varu uzfilmēt. Tā kā, Tu izstāsti par to procesu, jo, kā arī tu tikko minēji, ka tu neesi it kā otrais labākais Latvijā, bet tavs video bija izstāstīja, kā vispār, kas ir jāiesniedz un pēc kā vispār tev to status iedod. Tev ir ritīgi jācenšas, teiksim tā. Tev ir tajā video, viss ir jāieliek, tev ir... Bet tu ir tā, ka tur ir konkurs un tev ir jāiesniedz tikai viens video, pēc kura tev ir vērtēs. Tur var līdz 3 video. Zini, man tur katru gadu mainās bišķi, ka tas... Esmu redzējis, ka 3 ir, Jā, bet tas ir maksimums 3, jo es iesūtīju 2 video. Un man likās, ka, viens laikam vajadzēja 3 iesūtīt, man likās, ka viņi vērtēs visus 3 kopā un tad liks kaut kā punktus. Bet es aizsūtīju 2 video, un tāpat tās otro vietu dabūju, jo man liekas, ka pirmai vietai arī bija 2 video tikai laikam. Bet jā, tur aizsūtīju, to arī var vienu video aizsūtīt. No 1 līdz 3 video tā aizsūtīju, un tad ir žūrija, tur bija vairāk no ārzemēm kaut kāds filmētāji, no Lielbritānijas, no Spānijas laikam, kaut kur vēl bija kaut kādi latvieši. Un jā, tad viņi lika vienkārši punktus un beigās skatījās vērtēji. Klientu saraksts pieauga, ka tev ir jau tas tāds beidžu status, ka tu esi otrais Latvijā. Zini, kā uzreiz Instagramā, tu tur pieliec aprakstā, uzreiz. Tas ir jāpieliek jau otrā vieta, labākais kāzu videogrāfs. Es nezinu, vai jūs zināt, kā man tā parās katru gadu, tas klientu skaits bija diezgan, tā, ka kāzu sezona katru gadu man ir diezgan pilna, tā kā es nezinu, varbūt es varēju pacelt cenu augstāk, zini, kā višķi uzreiz laikās, Ja tev tā novērtē, tad jau tev tie video ir tādi forši labi. Man liekas, ka Latvijā arī daudz var nospēlēt kaut kādos radinieku sajietos. Kā, mums kāds filmē Gins Sprēdis, kurš pagājušajā gadā bija tur otrajā vietā. Bet, kā smieklīgi priekš mums varbūt, bet tā, ka mēs tā neteiktu nekad sarunu valodā. Bet es zinu, ka mana mamma vai tur kaut kas, vai ne, vai mani senči, viņi to noteikti pateiktu tā, ka tas ir, man liekas, arī tur var prasīt bija šī augstāk arī cena. Daudz, uzreiz kaut ko iecep. Bet katru gadu tas saraksts mainās. Katru gadu ir jauns. Katru gadu ir jāsūta atkal. Ir kāds, kas noturās topā pēdējos 5-10 gadus, vai visu laiku tā reāli mainās cilvēki? Zini kā, es 2 gadus sūtīju. Es 2 reizes tikai piedalījos tajā konkursā. Jā. Tā kā pirmajā gadā tas bija
23. gads, laikam, es dabūju 4. vietu, laikam. Un tagad bija 2. vieta. Tā kā es baigi nezinu, kas tur sūta tos video, es tā baigi neesmu skatījies. Nu, ir tur kaut kādi cilvēki, kas sūta, jā, katru gadu, bet nekad nav bijuši īstajā top 3. Jā, bet tur var izdarīt, piemēram, tā, ka tu filmē kā filmē visu laiku, bet tagad konkurss ir, un tu iesprings uz tiem 2-3 video, uztais viņus no tāds noslīpētas un viņus aizsūta. Zini kā, tas arī nedaudz ir, tāpēc, jā, pa to 2. vietu arī es tā saku, jā, ka, zini kā, bija tas viens pāris tukumnieki, Kam tu filmē? Kam es filmēju, jā, kāds, un es zināju, ka es varētu ar šo video, es varētu šo video sūtīt uz to konkursu, un tad mēs pirms tam arī, es ar viņiem arī izrunāju, es pateicu, ka mēs varētu, tad varbūt to pirms nedēļu, pirms kāzām, mēs satikāmies pie jūras, jā, apšaciemā, mēs uzfilmējām intervijas pirms tam, viņi gāja vēl ūdenī. Tu man rādīji, man liekas, to video, tur, kur tu ūdenī vēl ar to maisu filmē. Jā, es kameru ielku tādā maciņā, es gremdēju zem ūdens to kameru, tur galīgi ledains ūdens bija, es domāju, viņi to it vēl saslims pirms kāzām. Tagad manis dēļ, es te izdomāju kaut kādu crazy ideju, viņiem jāiet abiem ūdenī, līgamens vienkārši trīds nosauc galīgi. Bet that's what sells. Jā, tie visi trakie gājieni, kas liekas tajā brīdī tādi kosmos, bet tas pēc tam ir tikai tas, kur visiem tāds, wow, pastāst, ko viņš izdarīja. Jo skatoties uz pārējos video, es mēģināju vienkārši kaut kā filmēt, lai tas video atšķirtos no pārējiem video. Jā. Piemēram, vēl tā tehnika, ko es darīju, es izgriezu mājās vienkārši no papīra lapas sirsniņu maziņu, un es viņu uzliku starp sensoru un objektīvu. Izgriezt tādu maziņu aplīti, ielikt starp sensoru objektīvu uzmanīgi, un tad es filmēju nefokusā, un tad tās visas lampiņas sirsniņas fonā, tas ir labs. Tāds viens kadrs, bet arī, zini kā, tev jāmēģina kaut kā, lai tā žūrija, tā kā tavs video uzreiz atcerās. Lai huks ir kaut kāds. Rekur, man liekas, šitas punkts arī, kur tu griez tās lapiņas ārā un ej tur pieņemsim zem ūdens, tur tu arī varētu pateikt, ka tu neesi videogrāfs. Kaut kādā. Jo videogrāfs neies filmēt, nezinu, Circle K promo campaign un griezt ārā sirsniņu no papīra, padomāt un saprot, es teikšu godīgi, es arī aizietu vienkārši ar Ronin 2470, un es nemaz nedomāju, kas notiek tālāk. Uzliec ND filtru un mājās pēc tam to visu milzīgo slopu saliec vienā mazā sūdā, un tu esi videogrāfs tajā mirklī, vai ne? Bet tad, kad tu sāc nedēļu iepriekš domāt, ka jāiet ir uz ūdeni un jāgriež lapiņas, tad es domāju, ka tas status kaut kā vienā brīdī sāk šiftoties. Bet šitas labs būs jāpamēģina, paeksperimentēt. Es sirsniņas negriezīšu, varbūt kaut kāds zvaigznīt vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā šitas īstenībā ir forši, es pat nezināju godīgi kaut ko tādu, Jā, aizgājām pa kāzām bišķiņ. Kā tu vispār sāki filmēt? Cik sen, cik gados, kur, kāpēc? Zini kā, es laikam sāku filmēt tad, kad man māsa iedeva savu telefonu Samsung atvelkamo. Viņai bija telefons ar kameru Samsung, un tur bija forši, ka tajā kamerā, kad filmēji, tu varēji uzspiest pauzi. Nevis vienkārši beigt filmēt, bet vienkārši pauzi, un tad viss tev tur sāks montāžu. Un es sīks esot, es vienkārši domāju, wow, tur sāks montāžu. Tu kaut ko filmē, tu uzspied pauzi, tu pagriez kameru, kaut ko filmē tālāk, turpini filmēt. Un es sapratu, es jau, kad sīks bija, es ritīgi daudz taisīju tādus video ar telefonu, vai kaut kāds multenis, zini kā tu filmēt zais pauzi uzliec, pakustini kaut kā cilvēciņu. Stop motion. Jā, stop motionā, un tik daudz, ko es taisīju. Bet interesants stop motions ar video. Jā, jo nebija citas opcijas. Tur bija jāfilmē, un tur ir ātri filmēt, apturēt. Interesanti, tagad var telefoniem pauzi uzlikt, kad tu filmē. iPhone'am varbūt var kaut kā. Tu līdās pagaidās pārbaudīšu, ieslēgšu video. Rekord. Kur ir pauze? Jā. Pauze. Jo es atceros. Labi, tas ir ļoti sen. Es atceros, jo bērnībā es arī kaut kur atraku vecākiem. Man telefons nebija līdz kādai, es nezinu, 7. 6. klasē. Es atraku arī atvēlklams telefons un pauze bija, un es no Lego cilvēciņā taisīju stop motion. No kā tu taisīji stop motion? Es no tiem karavīriem biju tie plasmas. Zaļie. Jā, es saskatījos glābjot ierinieku Rajanu. Es sīks, tādu filmu noskatījos. Es to redzu, tur kadros, ka tur uz kameras asins tur trāpa. Es domāju, kā viņi to izdomāja. Galīgi man iepatikās, un es sadarināju tās epizodes no tās filmas ar tiem karavīriem. Jā, un es turēju to telefonu, un es speciāli kratīju to telefonu, ka tas efekts uzreiz.
Un tie video kaut kur man ir atmiņas kartē. Es gribēju tieši jautāt, vai tev ja tu šitos video atrod, var atsūtīt Aleksandram, mēs ieliksim podkāstā. Tas būtu ritīgi forši īstenībā. Jā, un tad es ar to, un tad kaut kā tas laikam viss pierimās, un tad tukumā parādījās tāda tukuma jauniešu televīzija, tāda biedrība. Jā. Un man tur māsa sāka darboties, kaut kādas ziņas tur sāka filmēt, un viņas gribēja, lai es arī eju, es teicu, nē, es nezinu, kāpēc es negribēju, bet kaut kā negribējās, jā. Un tad es sāku, tomēr es domāju, labi, jāaiziet uz to tukuma jauniešu televīziju, es sāku prank video filmēt, bet vairāk es biju tas, kuru filmēju. Kuru prankoju? Jā, es prankoju citus. Un es domāju, kā es tikai tukumā tur pa muti, man liekas, viegli. Viegli diezgan. Un es tāds prank video taisīju, es tur no kurpju kastēm, es atceros, sāku kritīgi daudz kurpju kastes, un pa vidu bija tā cauru, un tad kā nesu, ja, un tad, gāžu virsū cilvēkiem. Esat kaut ko redzējuši? Jā, ka tu pagāžam, bet viņi tā atsparīt atnāk apakaļ, ka neuzkrīt. Es zinu, kas tas ir pa pranku, bet tavus video es nebiju redzējis. Tāpēc, ka daudz video ir tagad privāti uzlikti, jo vienkārši man ir kauts. Tev ir pieeja tam kanālam? Vai bija pieeja, ka tu privāti Man ir vēl pieeja tam kanālam. Tev paveicās. Es neapkaunos, to gan mums nesūta. Kaut kas vēl ir publisks, jā. Un sākās ar tiem prank video, jā. Un beigās es sāku arī filmēt kaut kāds raidījums. Bija tāds raidījums Uzzini pirmais, kur es stāstīju visādi. Piemēram, man bija viens 5 kāšu triki. Es rādīju 5 kāšu. To gan es kaut ko atceros, jā, kaut ko tādu. Un tam video bija, man liekas, kaut 50,000 skatījumu. Viņš rītīgi vairāk aizgāja. Slavenība. Jā, un tad sāk visās tur fizikas eksperimentus un visu kaut ko tādu. Un beigās kaut kā man tomēr vairāk sagribējās aiz kameras būt un vairāk tomēr pašam kaut kā filmēt. Kaut kā arī sāku saņemt kaut kādu heitu no... Jā, bet tā bija vispār. Arī tas tā... Tukumā visi saņēma heitu par kontentu. Es agrāk taisīju arī Minecraft video, Let's Plays, visu kaut ko tādu. Man bija diezgan arī daudz skatījumu. Man futbolā visu laiku heitoja skolā, jau tur, lielie nāk. Ko tu Minecrafteri? Tas tā bišķiņ, tajā vecumā iedzeļ. Tagad man būtu noskaties vēl viena epizode, ne? Jo tā ir, jā, ja nebūtu tas heits, tad es, man liekas, turpinātu kaut ko arī tādu filmēt. Bet kaut kā... Un tad vēl bija modē nevis sūtīt video, bet vienkārši tagot tur tos čomus. Un es redzēju, ka tur Raiņos, ja, ka es mācījos, es tur redzu, ka tur no citām klasēm tur citi tur ietago, ka tur, rekur, viņš tur filmējās tajā video, baigi rēcīgi. Un kaut kā es beidzu, jā, un tad es sāku kaut kā pats vairāk filmēt visādas video, sāku taisīt kaut kādas īsas filmas. Tev savu kameru bija, vai tu aizņēmies? Man bija no tās tukuma jauniešu televīzijas, bija Canon 70D laikam. Man liekas, visi sāk ar kaut kādiem Canon 700. Man bija Canon 700D un 750D pēc tam, jā. Tās bija pirmā spogulēns skits. 1855. Kur viens ISO tikai eksistēt augstāk negriez. 100, ja tev ir gaismas 100 ISO, vienkārši visur jāmauc. Bet tajā laikā es tāpat neko nesināju, es tikai cēlu to ISO. Arī tos iestatījums arī īsti zinu, kā ir kaut kāds tas šaters. Es pat nezinu, kas tāds šaters ir. Zināju, pirmai lietai jābūt 1,50, jā, tur tas otrs cipars, kas tas ir, nezinu, tam vismazākajam jābūt. Un kaut kā tā arī filmē, jā. Un tad kaut kā, jā, sākām ar to tukuma jauniešu televīziju. Un kaut kā tā arī viss tā aizgāja, jā, kad es pēc tam sāku kultūras akadēmijā, pēc tam es mācījos. Bet, tas jau tālāk bija. Es atceros, kad es pirmo reizi pat tevi tā neizdzirdēju, bet ieraudzīju, kad tukumam ļoti daudz tādas video tu biji taisījis, tieši tādus cinematika video, kad pa pilsētu, pa tur tautas deju, man liekas, kaut kādām lietām bija atskati visādi. Bet tev bija tādi atskati, kas bija tur pa nakti, piemēram, tur kaut kāds ieliņas, tur viss kaut kāds tādus atceros no tādiem cinematika vairāk video. Bet tas jau bija kaut kad nesen, ne? Kad tas TikTokā jau sākot? Nē, pirms kaut kādiem jau, es teiktu, 5, 6, man liekas, gadiem. Es nezinu, cik to GS films ir Facebook, cik ilgi jau no 19. Principā kaut kas tāds 19. 20. gads, kaut kas tāds, jā. Kad tu sāki ievietot to kontentu, kas ir tāds, man likās tāds cinematic tāds jau. Izstāst par savu pirmo apmaksāto darbu, kad tu ar kameru reāli atnāc, nofilmē un nopelnīji savu pirmo naudu. Atceries vispār? Ja godīgs, man liekas, ka neatceros. Es atceros vienu video, kas arī bija ar tukuma jauniešu televīziju, kur mums maksāja. Bet kas bija tāds Zunda kauni?
Tāda Kas vieta. ir? Kaut kas tāds ir Aiz dzirdēts. konto kaut kur tur bija kaut kā tāda vieta. Un es tikai atceros to, ka mums tur maksāja. Man bija jātaisa atskatu video, tur bija kaut kāds sporta spēles. Es atceros to, ka tur es kaut kāds 6 reizes laboju to video. Un tā man bija tāda pirmā pieredze, ka tu pagaidi ir labojumi, jātaisa kaut ko. Un es uztaisos labojumus, un vēl ir labojumi, un visu laiku. Un tad vienā brīdī bija jauna dziesma jāliek. Jā. Bet kaut kādā tikai 4. labojumā man tikai pasaka, ka vēl vajag dziesmu mainīt. Tas bija tās, bet man liekas, ka tur maksāja. Jā, bet vai tas bija pirmais, es neatceros. Okay. Kāda tev, pieņemsim, tagad runājot par šiem 6 labojumiem un mūziku, mēs par to jau pieskārāmies pagājušajā podkāstā. Kā tu tagad runā? Tagad, pieņemsim, es esmu Raivis, man šobrīd ir sieva, es vēlos, pieņemsim, vai arī man šobrīd ir bizness, es vēlos video, es gribu Gintu kā savu džeku, kas man uztaisīs video, piemēram, jā. Kā tu runātu ar mani, vai kāds būtu tavs piedāvājums, ko tu sūtītu? Pieņemsim, es nosaukšu precīzi, jo man visiem videooperatoriem besīja, ka tu pasaki, man vajag video. Kādu video, cik garu video, kur video. Pieņemsim, atskata video, pieņemsim no tām pašām sporta spēlēm kaut kādam biznesam. Ja? Kāds ir tas tavs, ko tu aizsūti, kas tavi bez mazliet noteikumi? Jo tu noteikti vairs nesūti vienkārši tā, ka jā, 500 eiro, un tad tev revision 1, revision 2, revision 3. Vai tev ir tāds bundles? Jā, tev ir kaut kāds savs, tā kā jau izstrādāts bez mazajā, tā kā lai tu neapdedzinātos. Zini kā, parasti vienmēr pirmais, ko es jautāju, galvenais ir 2 jautājumi, ir laikam, cik stundas ir jāfilmē tas viss pasākums, un cik garu video beigās grib. Jo ir bijis jā, ka vienkārši tur, tur pasākums vajag video, un tad es prasu, cik garu, un galvā liekas, labi, tur īsi atskatu video, beigās viņi grib tur kaut 15 minūšu filmu, tur par kaut kādām sporta spēlēm. Jā. Tagad, kāpēc, jā. Tagad, tie ir tie galvenie laikam, jā. Jo, piemēram, ja es tev tagad prasu, 4. reizi izlabot video, tu tur nosauc savu budžetu, pieņemsim par to atskatu. Piemēram, paņemsim 500 vai 600 eiro, 4 stundas atskats ar plus montāžu, vai ne, piemēram. Un es tagad jau tev saku, bez mazliet 4. reizi, Gint, superīgs video, bet man gribās izmainīt dziesmu. Kurā brīdī tu klientam pasaki, nē, es nevaru par šo budžetu vairāk, tā kā man vajag bija šī kaut ko no jums klāt, vai arī mēs domājam kaut ko citu. Man laikam kaut kā ir patrāpījušies, ka man ir tādi forši klienti. Man šitā baigi reti ir, vai pat vispār nav. Labi, man tagad ir tieši viens video, ko es tagad filmēju. Mēs bijām runājuši pa 4 video. Katrs video ir 15 līdz 20 sekundes gar tāda īsa reklāmiņas. Un es aizbraucu uz tām filmēšanām, vēl teicu arī to, ka būs tikai mūzika jāliek, nekas cits. Es aizbraucu, un man saka, ka un intervijas uztaisīs. Tev mikrofons ir līdzi? Jā, un tas ir arī tāds, ko jāņem līdzi ir vienmēr mikrofoni. Vienmēr. Nevar zināt, tev, kā bezvadu mikrofons, viņš jau daudz tev vietas neaizņem somā. Un tad ir tāds, un tagad es esmu samontējis uz 4 video, un tagad man būs jāmontē vēl tās intervijas, un es domāju, tur gan es prasīšu vēl, lai kaut ko man piemaksā. Jā, tas ir vēl viens kontents. Par tiem mikrofoniem, iestarpinājums. Es biju braucis uz vienu fotografēšanas gigu, un es skatos uz tiem mikrofoniem, un viņi tā kā ka cilvēkā zaļā goblina maska tāda, paņem mūs. Un reāli tajā fotografēšanā pie manis pieiet kliņš, piedod, es zinu, ka tu fočē, bet mums te vajag intervijas, vai tu vari vismaz ar telefonu, un viņi man papildus samaksāja tikai dēļ tā, ka es paņēmu miķis līdzi. Man vienmēr Somija ir pārkrāmēta daudz vairāk nekā man vajag. Jā. Es arī vienmēr stabilizatoru ņemu līdzi, kaut kā man nevajag. Vai arī tu vienu kadru tikai ar viņu uztaisīs, viņš stāv tajā Somijā, viņi varbūt gaidīs savu dienu šodien. Vai gaismas, ir kaut kāds filmēšanas, tu paņem visu. Jā. Un beigās to ar 2 gaismām, visu gaismu. Jā. Bet tu domā, drošībā jāpaņem vēl tā gaisma, tad tev vienkārši pilna mašīna. Bet better be safe than sorry. Tas ir, man liekas, golden rules. Bet īpaši šitajā profesijā, man liekas. Tu vari būt, tev var pateikt, ka vajadzēs 2 gaismas, 1 kameru, un tu atbrauks to 2 gaismām, 1 kameru, un tev pēc tam pateiks, ir vēl 3, un tu pateiksi, nē. Viņiem nebūs tāds, nē, mēs jau paprasījām, tā kā viss kārtībā, bet viņiem būs tāds, čeks nepaņēma šo gaismu. Jums ir bijis, ka jūs aizbraucat uz filmēšanu, jums nav līdz kamera? Jā. Protams. Man ir tieši tā, ka man SD kartes nav. Tas arī ir sūdi. Kāda jēga no tās kameras, tad ir vienkārši. Jo man bija jāfilmē izglītības ministrijā, un es aizbraucu.
Es izkāpu ārā no mašīnas, un man nav soma līdzi. Man palika mājās soma. Un es aizēju pie viņiem uz to biroju, un es saku, Klau, es esmu atbraucis, jā, bet man nav nekā līdzi. Viņiem labi, ka viņiem bija, viņi bija nopirkuši arī kaut kādu tur kameru, kaut kādu Sony tur 6000 kaut kādu versiju. Jā, labi, ka viņiem bija kaut kas, un es ar to vienkārši visu filmēju, tā kā paveicās. Ļoti. Nu, es izstāstīšu savējo, kā man tā bija. Tas bija tikko es sāku strādāt pirmajā aģentūrā. Es iepazinos tad ar Ediju Andersonu, kas man daudz ko iemācīja. Mēs bijām radio bārā. Un man bija tā, ka Edijs fočēja backstage'ā dzērienus, viņam sagatavoja, viņš fočēja dzērienus, un man bija priekš tās aģentūras jāsafilmē backstage. Es atbraucu ļoti agri, nezinu, kāpēc, bet labi, ka es to izdarīju. Es atbraucu, Edijs tā saka, man ir vēl 2 stundas, tu vari pastaigāties vēl kaut ko. Es krāmēju ārā, un es kameru nepaņēmu ar objektīvu, un es domāju, hell, ko darīt. Labi, ka tās 2 stundas bija, es pa pēdējo naudu, man tad nebija naudas, es tikko sāku strādāt filmēt, es pa pēdējo naudu nobukoju taksi uz kojām, kur es dzīvoju, Ilduciemā, atbraucu atpakaļ ar bodiju, un beigās nebija nekas jāfilmē. Man pateica, baigi tumšs šeit nekādas backstage nesanāks, brauc uz māju. Es te gribēju tev pajautāt, vēl atpakaļ atgriezīsimies pie kāzas tēmas, tīri vienkārši, jo interesēja, kādas ir bijušas tavas grandiozākās, jeb tā kā dārgākās kāzas. Tu viņam esi arī ne tikai kaut kādās, vai ne, tur viesnamos filmējis, bet visticamāk arī kaut kur. Es gribu zināt vienkārši kaut kādu, vai ir bijušas tādas, tā kā, kur tur ir vienkārši pārticība pilnīgākā. Kaut kāds krūtās. Ir tāds, jā, zin kā, ir bijis kaut kāds kāzas, ka es aizbraucu un es redzu, cik viņas dārgas ir, ka man tāds peļāviens, es varēju vairāk paprasīt. Tāpēc es arī tā jautāju par šito jautājumu. Un tāds skaties tur, tu, zikā, jā, var just kāzās, kad, tur pa visu ir padomāts, tur arī tas viesunams, piemēram, Svētku pilī, kad notiek kāzas, kas ir netālu no Rīgas. Es zinu, pie ūdens un tāda zaļš mauriņš, 2 ejas no abām pusēm. Es tur, esmu tur arī filmējis vienreiz, jā. Ja tur notiek kāzas, tad tur visticamāk būs dārgas kāzas, jā. Tur arī forši tas, ka mums ir tur atsevišķa telpa, kur mēs fotografi, visas stāvs mēs tur ēdam, un tur ir video novērošanas kameras, tur ir liels televizors, un mēs redzam visās telpās, visur, tā kā, ko dara viesi. Tā kā, jā, tās ir tāds... Tā kā, pārsvarā, ja tur notiek kāzas, jā, tad tās ir tādas liela budžeta kāzas. Ar helikopteru nelidoju? Vēl nē. Nepiedāvāju? Nē. Gribētu? Jā, noteikti. Nofilmēt no helikoptera. Bet es filmēšu Itālijā pirmo reizi šogad. Okay. Tā kā man viens pāris uzrakstīja, latviešu pāris. Latviešu pāris. Septembrī. Es gribēju tikko prasīt, kā jā, viņi man prasīja par to cenu. Es domāju, kā lai dara, jo citu laikam reāli pavelti filmē. Tā kā jūs man atmaksājat tur ceļošanu, tur ēšanu, es pavelti. Es nezinu, es pateicu, es pateicu to pašu cenu, ko es Latvijā prasu, un vēl klāt, lai viņi man atmaksā to visu to braukšanu. Galvenais ir apdrošināšana. Darbs ir darbs, tu nebrauc atpūsties. Travel apdrošināšana, laba lieta, jo tur tehniku var ieskaitīt. Es biju vienreiz pircis. Bet viņi nav dārgi, man liekas, 20 eiro kaut kādi. Uz 2-3 dienām tur 20 eiro kaut kādi. Bet, ja kaut kas notiek, viņi ļoti labi nostrādā. Jā, es arī man šito esmu dzirdējis, kad brauc tur, viss kārtībā, tur tāpat forši aizbraukt. Kā forši, tu taču tāpat tās brauc strādāt, tu nebrauc uz Itāliju sēdēt un nedzert sangriju pie beacha, tu tomēr brauc ar kaut kādu fokusu, tu tāpat tās brauc filmēt, tev jāredz saturs, ne jau tu, protams, tur arī būs forši, vai ne, bet, tas tavs darbs. Jā, un tāda jauna pieredze, cik es zinu, ka ārzemēs laikam baigi, viss kāzas notiek laikam tajā vienā vietā, un viņi laikam baigi arī nebrauc nekur fočēties uz citām vietām. Viss notiek turpatās pie tā viesunam. Tas ir ērti. Jā, Latvijā vienmēr tas stresiņš, kad ir jābrauc no viena puses. Mums te līgavains tagad ies pāri tiltam, un tu ar kameru esi kaut kur vispār otrā pusē. Ok, labi, let's go. Cik tu kāzas esi filmējis? Kaut kādas tagad 5, bet man šogad būs vēl 2 jānofilmē, bet bez montāžas. Baigi tu negribi līst, kāzās? Nē, es vienīgās kāzas, ko esmu filmējis, ir vai ja man ir kāds pazīstams, vai caur kādu pazīstamu. Bet tas ir man personīgā preference, es vienkārši kaut kā,
es jūtu, ka kāds cits varētu to izdarīt labāk par mani. Tā kā, ja man, pieņemsim, saka par mūzikas videoklipiem, man tāds, es zinu, ka es varu labi uztaisīt mūzikas klipus ar 100% garantiju. Tā kā, kad es braucu filmēt kāzas, man nav tā, ka es eju iekšā tur ar pilnu konfidenci, un ja es nevaru ieiet ar pilnu konfidenci tajā sfērā, tad man liekas, tur nav īsti ko meklēt, jo ir vēl citi džeki, kas izdarīs to labāk. Principā gan jau par to pašu cenu visticamāk, jo lētāk īsti arī tu prasīt daudz nevari, jo tās stundas ir, cik viņas ir. Nu, tā kā parasti viņas ir 12. Neskaitot tur vēl pre-production, kur tu mājās gatavojies. Man parasti 14. Nu, vot, 14 stundas, tā kā tas ir daudz. Tā kā jā, kāzās, man liekas, tas nogurdinošākais ir reāli tās stundas. Nu, garās, jā. Un it sevišķi, ja tu ņem kaut kāds 3 dienas pēc kārtas kāzas, protams, tas nav obligāti tā jādara, jā, bet, es trakais, es ņemu arī 3 dienas pēc kārtas. 4. Man vienreiz rakstīja arī pa 4. kaut kādu, es tā skatījos, laikam, un labāk nē, jau tajā 3. dienā tu jau tāds zombijs tur staigā. Nē, viens jau ir, zini, kā ir noteikti ļoti labi sajūta kabatai pēc tam 3 dienām, bet to arī negrib klientam, visticamāk, dot to 4. dienu vienkārši kvalitātes dēļ. Ne jau tur, tu zini, ka tāpatās saņems labu naudu, bet vienkārši tā 4. diena ir tāda, jā, kad mums arī ar Aleksandru bijis tāda 36 stundu gara maiņa, kur bija 3 šūti. Un tajā 3. šūtā, tu jūti, kad nofilmē, settingi būs pareizie, white balance gan jau arī, bet tu noteikti nebūsi tas, kurš, pagā apstājies, es vēl gribu šitā izdarīt. Jā. Tu noteikti to nedarīsi, tev būs tāds, zini, tu pagāji garām ar to savu stabilizātoru, tu tam čilkam nepiečakarējies, tur neko negribi pie... Tu nepieliksi savu odziņu klāt, vienkārši vairāk, man liekas, tas ir vairāk uz to, jā, un tad skaties tā kvalitāte, kā sāk deteriorēties, tā kā lejā, ne? Bet tas ir, 3 dienas, laikam, vēl var pavilkt. Ja tas nāk citu stundas, tad dabū kaut 6 stundas tāpat pagulēt. Vēl atkarīgs no tā, kur notiek tās kāzas. Ja notiek vienā Latvijas galā un pēc tam otrā, Daugavpils un Liepāja, tad, tad ir kā ir, jā. Jā, man ir tā bijis, jā, ka tu, zini kā, jo tu pēc kāzām, ja tur, piemēram, mičošana sāks 12. naktī, jā. Tas, pēdējā laikā notiek 11, bet tā parās ik pa laikam notiek 12. Un dažreiz ir tā, ka sāks tā mičošana, un tad tā mičošana tā ievelkās. Visi tev rauj līdzi vēl. Un tev ir nērti tā pateikt, jau es braucu prom. Tu jau neko nesaki, jā, tu vienkārši gaidi, kad beigsies tā mičošana, bet ir bijis Latgalē vienreiz man bija tā, ka bija 120 viesi, man liekas, es tik lielās kāzās nekad neesmu bijis, un mičošana sāks 12. Un viņi jau kaut kādu stundu notiek, un beigās turot sakaru vadītājs saka, un tagad visi viesi paņemat dzintara putekļus, un tagad pasakat novēlējumu, ja, un tad metat tajā ugunī, un pa vienam. Jā. Un mēs ar fotogrāfu saskatāmies, es ierakstu veizā tukums, man rāda, ka es 8 no rīta būšu reāli tukumā, jo mēs bijām arī, kaut 3,5 stundas bija jābrauc man vēl. Jo man vēl viņa bija jāizved mājās uz Rīgu, un es domāju, kā es aizbraukšu mājās. Tas pat uguns, kur tu ieminējies, man tieši atnāca apakaļ PTSD, tā kā kaut kāds man arī bija kāzas jāfilmē, kur bija 40 viesi, un arī pa vienam, un vēl dažiem tie, daži vēl iemaukuši riktīgi ir. Un viņi sāka. Mana mīļā, es atceros, kā mēs skolā gājām visam cauri, es tev vēlu vislabāk, un tur kaut kā tu jau skaties 3 minūtes, tev kamerā iet, tas jau klips, un mēs pēc tam montēju kāzas, man ir šitāds, man reko timelines, ja, šitāds daļa ir tā kā pirmā visa dienas daļa līdz mičošanās, viss tā kā, un tad ir no mičošanās tas uguns, kur šī tik daudz. Un tad tu izņem kaut kāds tur 4 tādas smukākos, apmēram, nolēlējums, un tos tu atstāji, bet tas garums ir tāds, jo jāfilmē jau viss, tu jau nesēdēs malā vienkārši, un skatīsies uguns, kur. Tā kā un tev ritīgi miegs nāk, ja tas ir vakars, un tu tā domā, varētu jau braukt mājās, jā. Un tāda vēl pēc mičošanas ir vēl, kad Līgavs saka, ka es ātri aiziešu pārģērbties. Un es tagad uzvilkšu kaut kādu citu kleitu. Man ir kaut kāda tur dejošanas, tāds smukā kaut kāda kleitiņa. Un tad mēs jau tur gaidām vēl kādu laiku, un viņas tur vēl kaut pusstundu, vēl tur, kamēr tur pārģērbjās, un tad viņas atnāk, un tad man jāpafilmē, kā viņas tur padejo. Un tad tas neveikos brīdis, ka tā kā, labi, tad būtu jābrauc mājās. Labi, jā. Tas mēs vēl pagājušajā podkāstā par to neveiklo brīdi vēl tieši minējām. Vienmēr, tā kā tu sāc kaut kāds objektīvs tīrīt pārāk ilgi, ka tev jāprasa ir tā kā tas,
Mēs tā kā jau mēs mēģinām mājās, jau tā kā tur to filtru sāc pārāk ilgi tīrīt, kamēr viņi tur sāk tev atvadīties. Līdz pēdējiem profesionāls paliec. Jā. Kā izstāstīja, Raiz runāja par klipu garumu, kāds ir tavs deliverijs? Vispār, es gribu kāzas. Es ar sievu, es gribu kāzas, mums ir 50 viesi. Tu man neuzrakstīji, jā. Nu. Baigais. Mēs varam arī redzēt īstos un neīstos. Runājot par deliverijiem. Piemēram, cilvēks grib kāzas. Ko tu viņam piedāvā? Vai tas ir viens garš, filma? Es piedāvāju Instagram Reels. Pusotru minūti garš video. Tas ir visiem es piedāvāju. Kādreiz, es nezinu, daudz tā netaisa tādas video, bet man liekas, tas ir forši, jo tā ir tāda reklāma. Ja pāris ieliek Instagramā uz to video, tā ir reklāma tev. Tā kā es vienkārši Zeizeli esmu ielikt tie pakā. Jā. Ir Instagram Reels, tad ir 3 līdz 4 minūšu filmiņa. Un tad ir, tas ir tajā lētajā pakā. Un tad vēl ir klāta pie tās lētās pakas ir visu materiālu video, ko ļoti daudz patiesībā filmētāji tā nedara. Bet es esmu tas retais, varbūt pat vienīgais, kurš Latvijā tā dara. Jo kas ir jo tajā garajā video tā pievienotā vērtība ir daudz lielāka nekā tajos īstos. Viņš tāds dzīvāks, tā kā reāli dzīve. Jā, tur ir dzīvā skaņa. Es filmēju visus tostus, es filmēju visu, kas rēcīgs notiek, visas runas, ko vecmāmiņa tur raud tur un, Tā pievienotā vērtība, jā, tam video pēc daudziem gadiem ir daudz lielāka nekā tas. Jo tas tikai tas 3 minūšu video, tu vēl tur saliec slow motionā, beigās tā ir 1,5 minūte no tās visas dienas. Jā. Man liekas, tas iemesls, kāpēc varbūt tu taisi pilno materiālu, varbūt es un Aleksandrs, jo varbūt mēs bērnībā esam redzējuši mūsu senčiem, kādas izskatījās. Ar VHS kameru 57 minūtes, vienkārši vai tur stunda 30, bet viņš ir tik interesants. Tur viens tur pudeli gaisā, ejam ārā, vai ne? Un tur tā kā tu neliksi to savā video, tajā maziņā jau tas nav profesionāli, bet nevienam neinteresē ģimenē, kas izskatās labi un kas ne. Tu vienkārši gribi redzēt to sajūtu. Pasties, kāds viņš jauns izskatījās, tur šitā runāja, vai ne? Man liekas, tas ir tiem, kas ir redzējuši bērnībā vienkārši veco senču visus video, kur ir nesamontēti un vienkārši kasete iet un vēl redzēt, ka beidzās un vēl sākās. Vai YouTube, ka tur čigādiem tur čigādi kāds, tur 5 stundas vai bērs, jā. Bet viņiem ir tiem video, tā kā, protams, man malas jau neviens viņus neskatīsies, tā, kad parastais patērētājs, bet bet redzēt visus, jā, un cik viņi tur, pēc tam tu skaties pēc tiem vairākiem gadiem, kāds es tur jauns un kā tev tur draugi izskatījās, un pilnīgi, jā, pilnīgi savādāk. Viņš jau bija kopā tad ar viņu vēl, vai ne? Tas jau arī viss īstenībā visādi tās lietas. Pēc es agrāk velkāju, bet šitā man mati bija tādi gari, un tagad vispār nav, ne? Jā, un tad ir tas, un tad vēl papildus, tā ir tā lētākā paka, un tad dārgajā vēl papildus var samontēt kaut kādu 12 līdz 15 minūšu garāku filmu. Jā. Bet tas ir maksimums. Man ir jautājuši, vai es varu smuku samontēt, ko tur pusstundu. Viens filmētais nevar. Tad ir jāņem vairāk. Jā, tu visu laiku viens strādā, vai tu esi ņēmis asistentu? Nē, viens pats izsaka solo. Jā. Latvijā tu redzi tirgu, ka, piemēram, uztaisīt tīmu, ka tev ir, piemēram, 1 vai 2 asistenti, piemēram, ar skaņu, ar visiem mikrofoniem, kad ceremonijas no 3 kamerām uzfilmēts. Tā kā Amerikā tā es to skrutos. Ja ir kas maksā, tad ir, jā. Bet... Jā, tas ir reiz 3. Uzreiz. Palielam, jā. Tur katram samaksā. Tad runājot par izmaksām. Cik Latvijā maksā nofilmēt kāzas? Man tā lētākā paka šajā brīdī, jā. Tā kā visi, kas vēlas kāzas klausīties. Ir 1100 eiro. Plus degvielas izdevumu. Un tajā dārgajā, kurī vēl papildus tas 12-15 minūšu video, ir 1400 eiro. Okay. Tā ir ļoti laba cena, manuprāt. Salīdzinoši ar to, ko Amerika, vispār ārvalstīs lielās, tur, kur ir lielākas valstis, dažreiz, man liekas, viņi uz mums skatās, viņi dzird mūsu cipars, viņi tādi džeki, toši nav visu ko. Brīvu filmēt, jā, bez mazā, ne? Zin kā, bet jā, šitas cipars man arī kaut kādu laiku arī jau stāv. Es atceros kaut brīdi, jā, kad tu saprati, ka tev jāciet tā cena, jā, un tad virs 1000 tas bija bailes. Jā, un man vairāk fotografi teica, tā kā, ko tu dari, tā kā, what the fuck? Jā, jo fotografi jau prasa 1000 tagad, vai ne? Jā, fotografi vairāk prasa, pārsvarā. No fotografiem bišķiņ komfortablāk, jo
kāzas varbūt bez video, bet bez fotogrāfa. Viņi izmanto jā, to. cik es atceros, kas runāja ar Raivo Serelainen, viņš pa kāzām, manuprāt, sāk vispār, viņš fotogrāfs, bet viņš pa kāzām sāk no 1000, manuprāt, jā. Uzreiz, jā. Jā. Bet viņam ir līdzi 2 body, viss uzreiz, un tur ir un bildes viss izstāst. Viņam ir visas savā lapā saliktas, nav tev tur failiem vēl links. Bet viss ir smuki, un jebkāds internets tev tu visu var smuki apskatīt, tev tur nav kā lādējā. Zini, ka Google Drive'ā kodā ieliek, kamēr ielādēs thumbnaili un viss pārējais tur smuki tā. Tu šķirsti kā viesis, un tev skaisti viss iet tās bildes, tur 1000 bildes, tās smukēji viņām visām cauri, var uzspiest uzreiz nokačāt. Viss tā pieeja, viss, kā viņš to visu dara, manuprāt, arī atbilst tam €1000 package-am. Bet arī gadi tur ir, viņam ir jau cik gadi tajā. Cik ilgi tu glabā video gatavu? Piemēram, tev ir samontēts kā, cik ilgi tu viņus glabā? Es viņus visu laiku glabāju, teiksim tā. Man viņi stāv cietajos diskos, arī pilnīgi vecie kāds video. Piemēram, ja kādam tur pēkšņi izglāb mani, man tur salūza šīs tas, tu būsi tas Džeks, kas atsūtīs un pateiks. Bet, zin kā, nav jau, var jau arī būt, ka man saplīst tas cietais disks. Bet es visu glabāju, es visu kāds video glabāju. Man arī, arī failos viņi visi tur stāv visu laiku. Tas ir forši. Tas arī tā pievienotā vērtība, ka pēkšņi klients pēc pusgada. Kāpēc failiem liekas? Tā kā tas pat vēl tajos 1400, man liekas, tas pat vēl izklausās labāk, ka tu vēl visu glabā. Jo, pieņemsim, es personīgi projektus, kuri man, labi, kāzas, tas ir diezgan milzīgs projekts, es arī viņus glabāju visus, tāpēc, ka tas ir diezgan, tu esi ieguldījis lielu darbu, bet, piemēram, tā kā korporatīvos, man liekas, gads. Es parasti gadu nogaidu, ja neviens neko neraksta, tad dzēšu ārā, jo parasti mans materiāls neliekās, ka viņi kaut kur vēl kādreiz izmantošu tādā ziņā. Jā. Bet arī interesanti, man arī ir tā, ka es kaut ko dzēšu ārā, un tad pēkšņi, man pēc gada uzraksta, ka tur vajadzēs kaut kāds labojums pēkšņi, mēs vēlreiz viņu publicēsim to video, man tāds, man nav tas video nemaz vairs. Bet atkal klientam, man liekas, jādomā par to, ja ir tas. Piemēram, es kā pasūtītājs, ja es tagad gribētu video no Aleksandra, un es zinātu, ka man pēc gada vajadzēs kaut ko mainīt, man ir jānodrošina viņam cietais disks. Vai tā informācija? Vai arī vai vismaz informācija, jo tā kā es uzskatu, ja tavs operators jau gadu glabā tavu materiālu, tas ir ļoti labi. Tas ir dāvana. Viņš varētu izdzēst viņu ārā pēc projekta. Principā viņam nav vairs obligācija par to materiālu, jo tas, ka jums kāds atsūta to video pēc gada, jums tas nav jāuztver, ka tam tā jābūt. Tas ir vienkārši tas, ka tas cilvēks reāli ir labs cilvēks, kurš to ir paglabājis. Bet tam tā nav jābūt. Mums bija kopīgs projekts ar Evītu par to klubu filmēšanu, kur man pēc gada uzraksta. Tur vispār bija šausmas. Bija pasūtītājs viens, un vēl bija ekstra pasūtītājs. Tas pasūtītājs viens, kas man maksāja, viņš visu saņēma nākošajā dienā pēc filmēšanas, viss bija cool. Un pēc tam kaut kāds ekstra pasūtītājs tāds. Pēc kaut kur 10 mēnešiem šāds, kad vidaki būs? Ko tu? Tu tikko teici, ka tu kaut ko izdzēs, un tev pēkšņi uzrodās, un man bija tieši tas pats. Man bija līdz pēdējiem. Es dažreiz izdaru tā, ka man ir 4K video, es visu nododu, un pēc pāris mēnešiem es viņu transkodu uztaisu uz Full HD, lai viņš mazāk vietas aizņem. Jā. Un iemetu kaut kur dziļi drivā, lai gadu stāv. Un man bija tā izdarīts, un es viņu iemetu Google Drive'ā, un es viņu izdzēsu. Man pēc nedēļas raksta, kur ir vidaks. Un es sāku paniku. Man bija tā, ka man grūti pateikt cilvēkiem, jo pagāja tik daudz laika, jums jābūt kaut kāda atbildība, es sāku stresot. Es ieju Google Drive'ā, un es domāju, ko darīt. Es skatos Google Drive'ā misenē, nekā nav. Es rakstu e-pastu Google Drive'ā, lūdzu, palīdziet atgriezt. Nākošajā dienā es no rīta pamostos, un man tie faili ir atpakaļ Google Drive'ā. Viņam jau clouds ir, jā. Viņam jau ir kaut kāds clouds, man liekas, viņi glabā tur. Tu misinē iemet Google Drive'ā mēnesi, viņi automātiski izdzēšās. Pie viņam serverī, es domāju, kāds 3 mēneši viņi glabājās. Es domāju, viņi vispār neatbildēs. Atbildēs supports izglāba mani. Tu teici par fotogrāfiem. Vispār, cik tev ir svarīgi tas, lai tev ir, piemēram, pazīstams fotogrāfs kāzās, kurās tu fočē? Vispār izstāsti to tavējo ķīmiju starp fotogrāfu un videogrāfu. Vai jums ir kaut kāds tur, es nezinu, savus motions, kāds dienā, vai arī tu viņu ignorē? Vai Nē, ir ļoti svarīgi, kāds ir fotogrāfs. Tāpēc
ja man, ir bijis, ka man jautājā, vai es arī ieteicu, un tad es uzreiz iesaku kaut kāds 5 fotogrāfus, jo zinu, ka viņiem būs... Tev pāris prasa, vai? Jā, okay. Un tad es zinu, ka man ar viņiem būs jautri, būs reicīgi, jo vajag to ķīmiju dabūt ar to fotogrāfu. Nemaisīties pa kājām viens otram. Jā, jo, piemēram, es esmu pašā sākumā, kad sāku filmēt tās kāzas, varēju just to, ka vispār nav nekāds respekts pret mani, kā kaut filmētāju. Jo vienmēr bišku tos filmētājs tā kā, nolaik malā, es esmu fotogrāfs tagad, ko tu te tagad maisies, jā. Bet tad kaut kā ar tām vietām arī, kas dabūju, tur to 2. vietu, 4. vietu, beigās kaut kāds respekts laikam tā kā, uzauga, un tā kā viss tagad kārtībā ir ar tiem fotogrāfiem. Bet, jā, ir foršie, ir pazīstami fotogrāfi, ir tādi, kas jau man tā kā draugi ir, un tad ir forši, mēs arī varam braukt kopā, tad tur, ir rēcīgi. Varbūt var nosaukt pāris fotogrāfus. Noreklamēt. Arī varam noreklamēt. Kur ir tie 5, kurus tu... Vai vismaz vienu. Kuram tu gribētu Santa, apšaniece, muceniece. Viņa tāda vien Klaids. Inga Vīņaud. Arī ritīgi forša sieviete. Ar Edijus arī bija vienās kāzās. Tā kā, ar viņu arī bija interesanti. Jā, mēs bijām Latgalē. Mēs braucām ar viņu mašīnu pa kaut kādiem vispār neceļiem, pa tādām bedrēm. Viņam diezgan specializēta mašīna. Viņš arī brauc tā kā manieks. Es vienkārši Edijs brauc tā kā manieks. Un tas ir tas, ko es sapratu. Man labāk patīk pašam braukt ar mašīnu. Ir bijis, ka tur, fotogrāfs var mani paķert. Man tāds, labāk es braukšu, jo ir bijuši fotogrāfi, kas, ritīgi ātri nesās. Es brīnos, ka Edijam vēl vienā rokā Red Bulls nebija. Bija. Tā vienmēr ir. Viņam, man liekas, vienkārši viņš ir on standby vienmēr. Viņš man tāds stāstīja. Viņam tāda atgadījuma bija par tām kāzām. Ka tur līgavains, ka tur iesita tur mūziķim, tur pa seju. Viņš man stāstīja, es atļaušos izstāstīt šito, bet... Protams, es neteikšu, kam tas bija. Piedod, Edi. Edijs man stāstīja, ka tas ir labs jautājums, vai viņš ir bijis kāzās, vai viņš ir dzirdējis, ka Latvijā tā ir. Stāsts bija tāds, ka bija džeks, kurš sāka ārdīties nereāli, un viņš piekāva kāda, izsauca policiju. Policija atnāca, tas džeks atņēma policistam steiku un var to steiku to pašu policistu vēl atsit. Jā, pēc viņš man šo stāstīja. Bet, fotogrāfiem, zin kā, man kā filmētājiem, vienmēr būs fotogrāfs kāzās, bet ja tev kā fotogrāfam tikai uzrakst, tu nezini, kāds tev būs tās kāzas. Man pārsvarā tās kāzas ir tāds, tāda liela budžeta, tāds kvalitatīvs, es zinu, ka tur viss būs normāli, ja tikai fotogrāfu pasauc kāzām, tu nezini, kas tev tur būs. Tā ir, ja ir video operators un fotogrāfs, tad, principā, jums parasti jāatvadās no 2 vai 2,5. Tā tas, un parasti, ja ir 2 vai 2,5, ar ko atvadīties vizuālo tēlu, tas ir, tad kāzām ir jābūt diezgan ok. Jā. Bet ja tikai fotogrāfs. Ir noticis kaut kāds trešs kāzās, kurās tu biji filmējis? Laikam, ka baigi, nē. Tev paveid. Tas ir labs īstenībā, ko tu pateici. Ja ir fotogrāfs un video operators, tad tas safe līmenis, es domāju, ir augstāks. Tā, ok. Labi, paņemam no kāzām. Es biju redzējis pirms kaut kāda gada vai ja es nemaldos, to bija arī apmācījis studentus par video sfēru un atnācis tā kā no lekciju nolasīt, pamācīt jauniešus. Es biju manījis, ja nemaldos, Tukumraiņa ģimnāzijā. Viņi man bija pasaukuši, jā. Bet tas bija vienkārši... Tas nebija tā, ka es tur baigi viņiem kaut ko mācīju. Bija kaut kāda interese vispār, vai tagad, vienkārši, es arī vienkārši nesen biju vadījis tādu stundu. Kāda tev likās atsauksme vispār par video, piemēram, no kodiem jauniešiem, vai viņiem bija tāds vairāk, tur telefonā sēdēja? Vai? Kā kuram, man vairāk bija, tiem Raiņiem, tur viņi man pasauc, jo viņi taisīja, viņiem bija jātaisa kaut kāds arī video, viņi vienkārši man prasīja kaut kāds padoms, bet... Bija vienreiz, ka es bērniem, nezinu, cik viņam 10 gadi, tādiem bērniem, es mācīju viņiem ar telefonu filmēt, un tur bija vairāk tā pievienotā vērtība, jo es viņiem mācīju, ar kapkatu montēt, tur es viņiem liku visādus uzdevumus, pirms tam bija tur prezentācija, es viņiem tur gaismas rādīju, kas ir tur softbox, un tur visādus objektīvus.
tādas tehniskās lietas tādiem bērniem liekas baigi interesanti. Vai ne? Jā, bet man liekas, ka no viņiem tāda liela atdeva tagad ir tīpaši, kad katram ir. Jā, Pirms kaut kādiem 15 gadiem, man liekas, ja tu ietu tā vadīt tur stundu pa video, es nezinu, vai tik daudz pievērst tam to tik lielu uzmanību. Telefonu pat nebija. Jā, jo tad nevienam baigi, man liekas, tur vairāk interesētu, jo atnākots ugunsdzēsējs. Pirms 20 gadiem būtu, man liekas, ugunsdzēsējs būtu super. Tagad es domāju, atnāk Džeks ar milzīgu Roninu un sarigotu kameru. Man liekas, tas ir tagad krūtāk būt jauniešiem no visu TikTok, visu šitā. Rēcīgi arī, ka ir kaut kādi pasākumi. Un, kad es filmēju, tur ir to stabilizātors, redzu, tur skatītāji, jo sēž kaut kādi bērni, jā, viņi galvības man skatās uz to kameru, es domāju, sīkajam tur interesē tehnika, rēcīgi. Tas ir forši, jā. Vispār, ko tu domā par, tu mācīji viņiem ar telefonu filmēt? Ko tu par to domā? Par filmēšanu ar telefonu? Par mobilogrāfiem. Zini kā, Mēs nevaram no tā izbēgt. Mēs nevaram no tā izbēgt. Jā. Ir bijis, es atceros, vienreiz Seibankai es taisīju video, bet tas bija, kad es to tur strādāju. Es biju kā praktikants Seibankā kādreiz. Un bija jāfilmē, bija kādreiz tas Instagram TV, laikam tāds vairs nav, ne? Bija tāda funkcija Instagramam, ka varēja garos video likt tā kā priekš Instagram TV, un mēs taisījām kaut kādas reklāmas, un tur man bija viena kamera tikai, un es otru kameru izmantoju savu telefonu kā koplānu. Bet beigās, kad es abus tos kadrus, tā kā color grading visu uzliku, patiesībā tur pat nevarēja pateikt kaut ko, ka tur kaut kas atšķirās. Jo ceļš uz tādu koplānu ir, tur jā, visu ļoti smuku. Vairāk, kas man nepatīk par tiem telefoniem, tu uzliec to portretu režīmu, ja tev kaut kāds cits fonts nefokusā, bet man vairāk tas traucē, ka tu filmē ar telefonu, tev viss fonts vienmēr būs visi fokusā. Jā. Tas ir tā nesmagi, bet, es baigi negribu filmēt ar telefonu, man liekas, tomēr ar kameru ir profesionālāk, un man liekas, ka telefons... Dzīvīgums arī daudz lielāks, man liekas, jā. Un ar telefonu, līdz galam, telefons nekad nepienāks kameras tajā līmenī. Viņš tuvojās, bet nekad, man liekas, ka nebūs tas līmenis tik labs kā ar profesionālu kameru. Tā ir, jā. Bet es tagad, pieņemsim, pēdējo vlogu nofilmēju arī ar telefonu. Tāpēc, ka tas ir tik, tā kā... Jā, protams. Vēl tagad iPhone'iem tā poga, ka tu vienkārši uzspied un jau sāc tā kā uzreiz rekordot. Čik uzspied 2 reizes un aiziet. Un tev kamera nav jānēsā līdzi. Un arī ārzemēs, ja tu filmē, man liekas, ar kameru visu laiku vilkt ārā vlogot, tev kādā brīdī arī paķert viņu telefonu. Tu tur fiksi čukušu to apakaļkabatā, vai ne? Tādā ziņā. Un arī tagad mums ir ProRes jau tur viss ir logs, rāvs, vai ne? Un Aleksandrs bija uzfilmējis mūzikas klipu arī ar iPhone. Tur nevar pateikt. Skaties, kā gribi. Viņš ir speciāli tā nofilmēts, lai zini, lai tas pats, ko Gins teica, ka tu paņem ar to telefoto lenzu, un tas fons nekādīgi nemiglojās. Bet ja tu filmē pietiekami tuvu, un tev tas fons pat nemaz nav redzams, tu vari apiet. Tu apēji kaut kā. Tu vari apiet, jā. Bet izstās, greida ziņā, ja es tagad, ja mums te uz ZV10 stāv un es nolikšu ten iPhone uz statīvu, es domāju, mēs sagreidot, varbūt pat iPhone'am būtu labāka bilde, es domāju. Jā, iPhone'am 10 bit krāsa. Principā, tā kā, ja mēs tā skatāmies, vai ne? Jā, paturpinot Raivīša to jautājumu par mobilogrāfiem, es gribu bišķi viņu no citas puses uzdot. Vai tu esi bijis kāzās, kurās ir uzlūgts cilvēks, kurš tieši ar telefonu kaut ko safilmē, kurš varbūt ar kameru nemāk, bet zini, visu laiku staigā kaut ko bildē ar telefonu, jo es biju redzējis, ka ārzemēs un Eiropā ir tāds pakalpojums, ka Reelmakers ir video džeks un ir kaut kāds Reelmakers, atsevišķs cilvēks, kurš safilmē ar telefonu visu un samontē. Tu esi saskaries ar tādiem? Vēl nav tā. Par laimi. ir bijis, kā līga, jā, pati tur, viņai tur ir kaut kādi 5, jā, TikTok jāuzfilmē, tur Reeli, tagad, jā, tur... Mēs tur taisīsim savu kontentu, bet jā, nav bijis. Atsevišķs cilvēks nav bijis. Vēl nav, bet gan jau, ka kaut kad būs. Jā. Okay, un, piemēram, paiet tagad sezona. Tā kāzu sezona parasti ir līdz tam kaut kādam septembrim, oktobrim, un nekamēr ir silta. Kā tu pavadi pēc tam, vai kā tu paralēli pavadi laiku, hobiju vai kaut kas cits, lai tu neizdegtu, lai varētu visiem sniegt to savu kvalitāti, kas ir tava kvalitāte, lai vienkārši nav tā, kā jau pēc tam 3 dienām, kad ir 3 dienas, gan jau, ka ir tāds jau bišķiņ jau nogurums, nevis tīri no darba, bet no kreatīvisma, cik tu daudz esi ieguldījis, un kas ir
tavi outleti, kur tavi hobiji vai kā tu izpaudies, lai varētu atkal tās visas sulas uzņemt atpakaļ un strādāt tālāk, principā. Viena lieta, ko es esmu nenormāli aizrāvies, ir disku golfs. Okay. Jā, zinu. Tukumā ir vieta, kur var uzspēlēt. Tagad ir rītīgi laba trasa. Jā. Okay. Es esmu galīgi ieguldījies, man ir soma, es kādreiz skaties, domāju, nē, man nekad nebūs soma. Man būs tur 3 diski, 4. Kāpēc vajag tik daudz? Tagad man ir, nezinu, ko 12 jau diski nopirkt. Un katrs kaut kā 25 eiro maksā. Un, kad tu viņus iemet ir dīķi, tu kā tas čigāndīķis ir. Tur daudzi diski man mētājās. Tā ir tā lieta, ko es nereāli aizrāvies. Es katru dienu spēlēju reāli. Cik ilgi tu spēlē? No pagājušā gada. Tā nopietnāk. Jā. Un reāli katru dienu šodien es izlaidu. Tur nesen kaut kā Tukumā bija nozagti tie diski, vai ne? Kaut kas pirms kāda gada es biju dzirdējis, ka tur nozagti. Jā, jo tur diskus. Tur lika tos diskus, ka varēja nomāņot. Jā. Kāds bija vienkārši paņēmis. Un tagad vairs tur nav neviens. Tas bija tur pie veļķiem, ne? Tas sanāk, jā, tur ir trasa. Gars dzelzceļu, kas jā, viss tas mežiņš, tas, jā. Tā kā rakstat, mēs varam ieties jums iedošu diskus. Tas tā ir interesanta pieredze. Mēs esam diezgan, es tepat Piņķos esmu paspēlējis. Zinu, Piņķos ir tā trasa, tur aiz tā dīķa tieši, kur ir laukums, tur aiz dīķa, tur milzīga trasa patiesībā mežā iekšā, ritīgi forši, tur ir visādiem pakalniem un viss tāds forši. Es esmu bijis meža parkā, Sauspilī. Tagad, es biju arī Olimpiskajās spēlēs, es tur arī biju paņēmis līdz diskus no Latvijas, domāju, es Itālijā arī spēlēšu disku golfu. Okay, labs. Tā kā, jā, tas arī bija forši, jā. Tāda ceļošana, februārī, es aizbraucu Olimpiskajām spēlēm viens pats. Man bija tāds solo tripiņš uz hokeju skatījos. Vienkārši kā fans, tur dzēru, tusējos. Bet ir forši kā solo tripā aizbraukt, vai ne? Tāda ritīgi sevis iepazīstināšana. Tāda, jā. Mēs arī esam braucis, 4000 km turp apakaļ viens pats nobraucis. Var iziet cauri visām emocijām, man liekas tā, vai ne? Tad padomāt arī, ka tev neviens neko nesaka. Un vispār, man liekas, tad, kad tu esi viens pats, tu reāli dzīvo dzīvi. Tāpēc, ka tev nav nekāds blakus, tu ej runāt ar cilvēkiem, tu ej socializēties, jo tas jādara, jo tu nejūt viens pats. Tu dari to, ko tu gribi reāli. Tev vispār nav nekāds spiediens no citiem. Vispār, jā, tev pat nav nekādas ekspektācijas. Pat vienkārši aizbrauc. Forši. Jā, labs. Tu priekš sevis filmē? Ārpus klienta darba, tev ir kaut kādas idejas, tu bieži filmē priekš sevis? Ne pārāk bieži, gribētos daudz biežāk, jo es sapratu, ka reāli visi video, ko es pa velti filmēju, ko es priekš sevis filmēju, tie ir video, kurus man tiešām patīk pēc tam arī skatīties. Jo reāli ir tik daudz video pa naudu, ko man maksā, es pēc tam tos video vispār neskatos. Lielākoties visi. Cita cilvēka ideja, cita vēlmes un cita produkts. Jā, un kaut kā tas, ko tu pats gribi darīt, tas ir ļoti svarīgi vispār. Un es katru gadu vienmēr domāju, ka tuvojas vasara, es varētu to filmēt, to visāds idejas ir, bet vienmēr, kad sāks tā vasara, tev tie darbi ir tik daudz, ka tu beigās kaut kā visu atliec un baigs stulbi. Tā kā man gribās vairāk, piemēram, tas arī forši ar to TikToku, kad es sāku tās pilsētas filmēt. Jā, tos tieši gribēju pieminēt, tas man ļoti patikās. Jā, un tas arī bija tāds passion projekts, vienkārši, ko es sāku filmēt, un man reāli patīk, un es bieži arī pēc kāzām, es to izmantoju, kad es braucu mājās no kāzām, jo, man tie visi video ir naktī, kad es filmēju tās pilsētas, un tad es braucot mājās, ja man ir vēl bišķi, vēl enerģija, tas tāds, labi, Daugavpilī, piemēram, es domāju, kad es vēl pēdējo reizi būšu Daugavpilī, labi, apstājos, bet tur arī, laiks paiet ar tiem video, Protams. Tu nezini tās pilsētas, tu brauc, tu meklē kaut kādas skaistākās vietas, tur, kur gaismas interesants, tad tu tur filmē kaut kādu ielu, un tu gaidi pēkšņi, ko cēzis tur kaut kur iet. Un tad tu gaidi, lūdzu, ej pāri ielai kaut kā smuki vai kaut ko, viņš tur iet pa malu, viņš neies pāri ielai, tad tu nesies ar to kameru kaut kur citur iekadrē. Jā, bet tas ir tā kā... Tu ķer vienkārši momentu pa lielam, bet tu ķer savu momentu tādā ziņā, tu neķer kādu citu momentu. Tagad tas ir tas, man liekas, foršākais tiem pašiem projektiņiem, jā. Un tā ir arī tāda kā vēsture. Es arī YouTube filmēju, es lieku arī tādas garākas, piemēram, pa Tukumu es filmēju, man ir pa māju, tur pa visādiem gadalaikiem. Un tas arī ir tā interesanti, jo
tas ir arī ar tādu mērķi, ka, zikā, nākotnē tā pilsēta savādāk izskatīsies, un tas vibes, ka tu atcerēsies savu to jaunību, un tu jā. Man arī ļoti patīk, kā tos klipus es nokrāsojis, tur foršs color grades tāds silts, bet tāds tā kā melanholisks. Tāds mājīgs, jā, ka tu nosties, tev tā silti paliek, tā kā kaut vai nakts ir, it kā vajadzētu būt visam tādam bailīgam, bet tu esi nokrāsojis tā, ka viss ir tāds welcoming, tā kā ka bez mazai tukumā mēs varam panākt visur staigāt. Tur vēl tas... Uz harmonijas ielas nerādaties, ko tas divās naktī Vispār labāk, nerādaties. vai pa pilsielu lejā baigi nevajag tur. Es nezinu, kā tagad jau mierīgāk, man liekas, tukumā ir, bet mēs kaut kādiem 10-15 gadiem. Nu, es uz šitām rokas pirkstiem nevarētu saskaitīt, cik reizes esmu bēdis projām no lielas grupas tautības cilvēkiem visādiem. Ar kameru labāk vispār neparādīties. Bet tagad, laikam, kad ir bijuši mierīgāk, plus arī mēs paši esam pieaugušāki. Un liela daļa jau sēž cietumos un visu kaut kur citur. Bet jā, agrāk gar tukumu ledushalli, pilsiela, harmonijas iela, gar Rimčiku, tur agrāk bija. Pauzerpļauj. Jā, Pauzerpļauj ir. Pauzerpļauj īstenībā, ja tu iekļuvi jau Pauzerpļauvā, tas jau safe zones skaitījās. Bet līdz Pauzerpļauvē ceļš ir tāds, man liekas, kriminālais. Es Dārza ielā dzīvoju. Man tur visu bērnību pavadīt. Un pie tās 3. pamatskolas tajā stadionā. Jā. Tagad, tur arī visāds stāsts ir ar to stadionu. Tur arī visādi cilvēki. Es atceros, ka 3. pamatskola visu laiku nesa jaunas vārtus un jaunu basketbolu stīpu. Un visu laiku saka. Un tad beigās vienkārši viņi uztaisīja tā kā iemetināt un tos te tīklus nemaz nelika vairāk. Jā, tāpēc, ka vienkārši uz laiku tīklus ņēma nost, tā kā kāds zaga tīklus nost. Pa tajā basketbola laukumā? Nē, kas ir, tajā basīšu laukumā, un tad vēl bija tas blakus tas tā kā 2 futbola vārti 3. pamatskolā. 3. pamatskolā bija pļava? Tā pļava, jā. Un tur bija tie vārti, katrā pusē tie baltie vārti, viņi visu laiku tīklus zaga nost. Es atceros, ka mēs gājām spēlēt visu laiku jāskrien pakaļ bumbai, tur tā kā... Tu tukumā vēl filmējies? Atceros, agrāk basīts kaut kāds bija, tu biji filmējis vai... Savu cik pa laikam, jā, ir kaut kādi klienti arī tukumā. Tā retāk gribētos arī pa kāzām vairāk, ka kaut kādi tukumnieki vairāk. Ērtāk ir arī kaut kādi, kad ir bijis, kad kāzas notiek. Kā sauc to viesu, aizmirsu? Tur, kur Lady Pizza ir, un tur bišķi tālāk vēl arī. Es pat nezinu. Lady Pizza ir tur, kur ārā no Jauntukuma, ka brauc, jā. Un tur ir iebrauc tajā iekšā pa to ceļu, un tu tur brauc taisni, jā, viens aizmirst, es zināju. Tur ir viens viesnams, un tur arī baigārt, zin kā tev beidzās mičošana, jā, un tad tu tev 5 minūtes, tu esi mājās. Tas ir super, jā. Tev kāzas filmēšana, protams, tā ir, tu pārsvarā pelni no tā naudu. Cik ilgi tu vēl plāno būt šajā industrijā? Es nezinu. Grūti pateikt. Jā, bet ir kaut kas, ko tu ar prieku tev beigsies pēdējā kā sezona, tu nopūtīsies un saki, tagad man ir laiks šim. Kas tas būtu, ko tu gribētu tālāk darīt? Filmēšanas nozarē. Zini kā, man patīk mūzikas klips. Es gribētu vairāk mūzikas klipus filmēt. Kaut ko tādu filmiskāku, jā, kaut ko, kas man arī nepatīk kaut kādās tur parastās filmēšanās, ka visu vajag super ātri filmēt. Tas arī interesanti, ja tev vesela filmēšanas komanda, tad visi rēķinās, ka tur visu dienu paies, ja, filmējot kaut ko. Ja tu esi viens pats, ja, tad vajag super ātri. Nezinu, kāpēc. Tev vienam pašam viņi grib uzreiz visu ātri safilmēt, samontēt, un man tieši gribās, jā, ka es varu lēnāk, bet kvalitatīvāk. Un tāda kā mūzikas klipi, jā, tas ir kaut kas tāds, uz ko es vairāk gribētu iet. Tam jāsauc Gins. Kam no Latvijas muzikantiem tu gribi nofilmēt? Zini, kas rēcīgi ir. Es kaut kad, kurā gadā, tas bija kaut kādā 20. gadā, es uzrakstīju Loko. Es viņam uzrakstīju Treču mafiju Loko. Es viņam uzrakstīju e-pastā, ka es tev gribu uzfilmēt klipu bez maksas Loko. Jā, ja tu šito skaties projām gribētu tev uzfilmēt klipu. Es tev pat ieteiktu paņemt šo piedāvājumu noteikti. Jā, bet viņš Latvijā vairs nedzīvo. Jā, viņš vairs... Bet kas te atlidot? Viņš atbildēja uz te e-pastu? Viņš man atbildēja, un viņš teica, ka kaut kad viņš būs Latvijā, bet kaut kā tā arī viss apkusējā. Tā kā, man īsti nav kaut kas tāds, kam es tieši gribētu, bet
jebkas, kam ir tāda kaut cik kvalitatīva dziesma, nu, kas nav kaut kas tāds. Es starp citu varētu šito sarunu varbūt pat iebīdīt, jo es zinu Reinu, un Reinis ir viņa filmētājs, kas visus viņam klipus ir filmējis iepriekš, tā kā iespējams, kas viņam var pateikt šito lietu, es domāju, varētu aiziet kaut kā. Latvijai Trench Mafia loko, kas būtu worldwide? Jā. Nu, man mīļākā grupa ir Coldplay, bet nu, tas sapnis ir, tas nē, nu, to... Kāpēc? Nu, es domāju, ka vēl visi iespēj. Jā. Nu, es tik augstu tā neskatos, ko varētu boigiem tur, kodiem mūziķiem filmēt, bet reāli, jā, ja ir kaut kādi mūziķi, kur tiešām gribētu kaut kādu klipu, es domāju, ka es labprāt, jā, vai raksta man, ko izdomāsim. Okay, visi. Tikai Gint lūdzu nezoc mums klients. Vispār Patrišai varētu, jā. Marko, neskaties šo video. Marko. Bet kas ir man tāds, es nezinu, vai tas ir mīnus vai plus, bet man negribās baigo editu likt. Piemēram, ir kaut kādi Mēs reperi. Mēs arī baigi neliekam. Jā, ir kaut kādi reperi, kuri visos klipos, nu tur tādi editi tiek likti, visā tur transition. Man tas baigi nepatīk. Es vienmēr visiem saku, es neesmu montētājs. Es varu cinematografiju sniegt, tā kā mēs varam to editu izplānot pre-productionā. Tā kā, uztaisīt uz vietas editu. Tā kā, pieņemsim transitions, kāpēc jātais editā, ja tu vari izdomāt, piemēram, aizējam no šitā uz šito, vai ne? Vai, transitions taisīt tā kā uz vietas ar kameru, man liekas, jā. Bet tas ir katram, man liekas, bišķiņā tāds... Tas stils, jā. Jā, jo, zin kā, tie reperi, kas grib, lai viņiem ritīgi edito klipus, kur ir milzīgs edits, tur nevajag būt labam filmētājiem, kas to klipu uzfilmē. Tev, principā, tur tikai jāizbrauc ar vienkārši džekam ar kameru un uzfilmēt, principā, parastus diezgan kadrus, vismaz kompozīciju noķert apmēram, bet pārējo jau visu izdarīs. Mēs montētājs uztais 3D izlidojums, kaut kādus, kurus pat tu nebija filmējis. Piemēram, man ļoti patika, kā ir uzfilmēts Prusaka klips, kur viņš bija kalnos, ko filmēja mans draugs Arvis Belovs štatē. Jā, tas bija pēdējā... TJZ tā arī bija. Jā, TJZ dziesmai. Mans draugs uzfilmēja klipu, kāda ir vienkārši mega. Bet, es teikšu godīgi, edits man bišķiņ nosita. Tur daudz 3D vizualizācijas arī bija. Kāda brothers, kā viņiem bija? Es negribu sajaukt vārdu, bet principā tie, kas montēja to klipu, ir diezgan zināmi džeki, kas to visu dara. Viņi, protams, viņi montēja ļoti labi. Bet mans personīgais preferences vienkārši es būtu kaut kas redzētu. Bet tos kadrus, kas bija uzfilmēti, jo tie kadri ir tik cinemātiski, un tur pāri tie efekti, un tu nevari izbaudīt to skaisto kompozīciju, jo tu redzi aiz tā edita. Tur ir mega kadrs vienkārši, vai ne? Bet tas ir personal preference. Subjektīvs, jā. Bet tas arī no klienta atkarīgs, jo klients, ja vēlās, lai ir over-edited, tad tas ir viņa tā kā choice beigās. Vēl man arī patīk viena kadra kaut kāda klipa. Man teikti. Tie ir forši video, bet vienmēr tas man personīgi visvairāk var sasvīst. Jā. Horeogrāfija, lai gaismas statīvs nav kadrā. Es Raiņos kaut kad taisīju arī Vanteikā. Es nezinu pat, tas nebija tas video, tur, kur tu gāji caur kabinetiem, caur trepēm. Visas klases. Kas tas pa video bija? Es atceros tā video arī. Mēs tas dziesmu tur fonā bija, var kāpt vēl augstāk. Un man nebija gimbals, man bija tas glaidkams. Man arī es sāku ar glaidkām. Jā, visi bet viņi bija labi, reāli. Bet pasaka, glaidkams bija reāli cool. Tā kā, ja tu viņu precīzi nostabilizēji tiem atsvariņiem, viņš bija labāks nekā Ronins. Bet es kaut kā man bija pārāk viegli augša. Man līdz galam laikam nesanāca viņa, bet kaut kā es mēģināju, bet arī mēs kaut kāds 7 reizes filmējām to visu, un tur katrai klasē bija savs uzdevums, un tas bija arī interesanti, jā. Un tad arī bija arī, Denijam Griezei, ka es taisīju arī Vanteikā bija arī viens video, un mēs vēl viņu filmējām pātrinājumā, un pēc tam es viņu vēl palēlināju, un viņš tur gāja vienkārši pa ceļu un dziedāja, es viņam tur vienkārši riņķoju kaut kā apkārt, un man arī patīk tādu one-take. Bet galvenais, ka ir cilvēki, kas nepamana pat, ka tas ir one-take. Viņi tur domā, ka tur montāža kaut kas, tur nav montāžas. Kā tu neredzi? Mums tas klips Marko Dīt vēl arī ir principā one-takes, kurā vienkārši ir ielikti 2 kadri pāri vēl. Bet tas viss pats kā klips ir viens one-takes, tikai arī, kur katram bija iedots savs uzdevums. Viens tur kaut ko fočē, viens tur skatās kaut ko, viens pīpē, vienam intervijā. Tas interesanti, bet reāli to klipu
2 minūtes dziesmu, bet filmējām mēs kaut kāds 5-6 stundas. Un rokas beigts, jā, mugura viss. Vienkārši tas Ronins laikā. Es saprotu, kad es sāku filmēt, tikko man kaut kā pirmā kamera, un es zināju, ka tu no Tukumes tu filmē. Man ļoti patīk, ka tu filmēji blogu zēniem to klipu, kas bija uz anamorfiska objektīva, kas bija nofilmēts. Tie Markus Krūmiņo mājās. Bet tur tik smuka gaisma bija, tev paveicās tajā dienā. Bet zini, kas rēcīja, ka tas nebija anamorfiskais objektīvs. Nebija? Nē, tur ir fejkais, jā. Tas filtrs blomorfik, jā. Vienkārši, jā, kaut kāds filtrs. Jo man liekas, tas nebija tas laiks, kad tev bija crop sensoru kamera un tev bija tie siru, tie crop anamorfiskie. Tas tika filmēts ar Sony 35 mm f1.8 ar Sony 6600 kameru. Ar 35 mm objektīvu un vienkārši likts pa virsu fejkais kaut kāds diezgan labi efekts. Jo es viņu, tā kā viņš pazuda, es tur baigi skatījos, kā arī gaismas. Man ļoti patika, kā bija sakrāsots stūģis tie kadri, ka viņi tādi brūni, bet ne brūni bija tādi ridīgi darīja tādi. Tev, man liekas, raksturīgi ir color corrections tāds. Tev tas raksturīgais tāds, viņš tāds silti, ne oranžs, bet tieši tāds brūnīgs, bet viņš tāds patīkams. Viņš nav tā kā, var redzēt, ka nav uzmests vienkārši lūcķi nagļakā un rekur man color corrections, bet var redzēt, ka viņš tur ir patīkams. Tas bija krūts klips, viņš man diezgan iespējams, kā tik krūti nofilmēja. Jā, man pat bija tāds stress, tāpēc man bija jāfilmē. Pēc tam arī viņiem klips, tā kā tieši man bija tāds, Tu viņu pēc tam vai pirms tam filmēji? Pēc tam, man liekas, ne, pagaid salīdzināsim tulītās. Man liekas, ka pēc tam bija viens klips. Gins filmēja. Bet es arī atceros, ka tur bija forši tas, ka saule spīdēja un arī forši tas, ka atspīdēja bija balta māja fonā. Jā, un ritīgi labi atspīdēja. Jā, viņš tik smuki nogaismoja viņus uzreiz. Nē, pēc tam. Pirms tam es filmēju to te Svinam, un tad tu filmēji vlogu zēnu. Man bija tāds, bet nofilmēju vlogu zēnu, man bija tāds, vajadzēja uzfilmēt daudz labāk Svinam. Bija kauns, es atceros. Bet tas ir labākais. Man liekas, operatoriem lielākajai motivācija vienkārši redzēt, kā kāds cits operators uzfilmē. Tev ir kāds klips, no kā tu iespaidojies? Tam, nezinu, vai Latvijā vai pasaulē, kuru tu ar prieku dažreiz atceries, tu viņu noskaties vēlreiz. Savējais klips? Nē, vispār. Patiesībā tas bloku zēnu klips tika iespaidots no Maksa Korža vienu dziesmu Slova pacenā. Es zinu, es klipu neesmu redzējis. No tā klipas baigi iespējojos. Tas bija tāds. Bet tā no tādiem cilvēkiem man nereāli patīk Denijs Gevirts, tas filmmakers. Jā. Tad, FX3 OG. Bet tagad kaut kāda depresija sāks vai tev, nezinu, ritīgi nav garas stāvoklis. Es vienkārši paskatos viņu video, viņš tik smaidīgs tāds, viņš tik iedvesmojošs cilvēks ir, ka man tāds, ak, Dievs, es gribētu būt tā, ka viņš. Vēl labs, ko skatīties, ja kādam nav ko darīt, man liekas, man Aleks tieši, mums draugs pateica, viņš atsāk skatīties Casey Neistat vlogus visus. Tas ir labs kreit. Kāds vecos? Jā, ka viņš taisīja katru dienu. Vienkārši viņš samontēja 80 dienas pēc kārtas katru dienu uztaisīt vlogu un samontēt tajā pašā dienā tādu kvalitāti. Tur arī var skatīties to cilvēku vienkārši mega iedvesmoties. Rūpnīca. Viņš tā kā konvejerī, bet ar kvalitāti. Tas ir gan nesaliekams lietas reizēm kopā. Tagad viņš slavens, bet vajadzētu vairāk likt. Es arī vispār teikt, neko baigi neesmu reklamējies. Kā tu vispār reklamē sev uz filmēšanām, uz kāzām? Ēduspērts vai? Kādreiz es tā darīju. Es esmu tajā Līgavām LV mājaslapā. Tur ir mans profils. Tā ir kā platforma. Jā, tur, cik tur 300 eiro gadā ir jāmaksā. Okay. Un tev tur ir tavs profils. Atcitās? Laikam es īsti nezinu, cik man cilvēki raksta tieši no tā profila. Man pārsvarā tā parās raksta uz Instagramu beigās. Tā kā es īsti nezinu. Jā. Laikam tā reklāma, es pat īsti nezinu. Ir kaut pāri, kas saka, tur man tur pazīstamām, tur filmēja. Bet ir arī ļoti daudz tādu, kurus pirmo reizi redzu. Tā kā, ja godīgs nezinu, ir kaut kādi filmētāji, kas man saka, ka viņi ieraksta tur Google vai Instagramā kāzu video, un mans izmetās tieši pirmais. Bet es nezinu, kā tas pat tā algoritms tā. Tās reklāmas, cik, ja tu visu kaut kur esi, gan jau, ka viņas visas sasumēs kopā, tāpat kā, zin kā, Coca-Cola arī uztaisot reklāmu, negaida, ka no reklāmas dabūs atsitīs kaut ko apakaļ, bet ja tu sataisi reklāmu, uzliet logo, vēl šitas, tu jau visur to redzi, un tas atsitās beigās, jo konsumers jau to redz. Rekurgīns kaut kur parādās, Gīns labi filmē.
Tā jau ir. Mēs jau arī ikdienā, ka mēs agrāk tās top shop reklāmas kaut kā. Viņas tā tik ilgi bāžas sajā, ka beigās to matracu gribās nopirkt. Bet tas arī, labi, ja tas matracis ir sūdīgs, tad viņš nepirks. Ja tas matracis ir labs, tad viss viņu pirks. Un ja tu taisi reklāmu ar labu produktu, tad tas strādā. Ja taisi sūdu produktu, labu reklāmu, tad tas nestrādās. Ar Ginta reklāmu maziņš tās es biju. Tukumā katru gadu notiek breika pasākums, saucās Tukuma kauss. Es jau kur 3. gadu, man liekas, filmēju. Es arī šogad biju filmējis. Un, man liekas, pagājušajā gadā es filmēju tā, un tā paskatos. Viņam tie banneri stāv apkārt, tur, kur viņi dejo apkārt banneri stāv ar reklāmām. Tur baltais, tā terase, vēl kaut kas. Un stāv banneris ar tavu logo. Un tur ir rakstīts video filmēšanas pakalpojums. Es domāju, es filmēju pasākumā, kāpēc šeit ir Ginta reklāma? Labs. Kāpēc tur bija man reklāma? Jo es esmu tā kā atbalstītājs basketbola komandai. Jā. Varbūt. Tad tāpēc. Tur bija tavs logo, tur bija tas zelta un rakstīts video. Es Tukuma basketbola komandai kaut ko bišku taisa, kaut kādas dažas video. Nepārāk daudz, bet jā. Okay. Ko tu filmē ar Sony kameru, vai ne? Kā jau gandrīz mēs visi. Ir doma kādreiz pāriet kaut kādu citu bāzi vai paliks pie Sony. Tur uz Blackmagic ar V-mount. Vai Nikon ZR vai... Nē, visticamāk, ka nē. Es jau, kad es tajā Seibankā sāku strādāt, viņi man tur nopirka, kas bija interesanti, kā vispār es kļuvu par tādu kā filmētāju, bija tas, ka es pabeidzu Raiņus, un es gribēju mācīties kultūras akadēmijā, bet man bija 1 gads jāpagaida. Un tad es domāju, ko jau es to gadu daru, jo viņi ik pēc 3 gadiem ņem jaunus iekšā studentus kultūras akadēmijā. Un te es uzrakstīju Google 100 pelnošākie uzņēmumi Latvijā. Es atradu visiem e-pastus, un es visiem uzrakstīju tur copy-paste sveiki, vai jums tur nevajag reklāmu. Jā, es domāju, ak, Dievs, man tagad viss atbildēs. Beigās man neviens neatbildēja. Izņemot Seibanka, man atbildēja vienīgie. Un viņi man zvanīja, viņi man saka, jā, mums tieši vajag vienu praktikantu, kas filmētu video. Bet galvenais, ka man nebija kamera tajā laikā. Es te piedāvāju reklāmas, man nebija kamera. Un viņi nopirka kameru, bet kas palika bankai. Un viņi nopirka Sony kameru, un tā bija pirmā reize, kad es sāku filmēt ar Sony tehnoloģiju. Kādu kameru viņi tā nopirka? 6500. Okay. Labi, un es ar to sāku filmēt, ar to 18 līdz 105 to objektīvu. Labākais objektīvs, ko var. Viņš ir all around. Jā. Kropam ir labākais. Un tas zooms tik forši ar viņu, tā kā tu vari zoomot iekšā. Un tā arī es esmu palicis ar to Sony, un tagad, es esmu tik laimīgs, kad es pārgāju uz FX3. Tev ir kaut kas trūkst FX3, vai tev viss apmierina? Zini kā, varētu jau, labi, tas viens, ND filtrs iebūvētais iekšā. Tas būtu super, ne? Bet cik viņi milzīgi būtu, ja vēl būtu... Zini kā, bet... Tagad C100 kaut kāds, ne? Bet man pat nekas nebūtu pret, viņi būtu bišķi ko lielāki. Izskatītos profesionāli. Bet zini, ir jautājums tev, ir YouTube'ā šitas te full-time filmmaker? Jā. Un viņam bija kolēģis, kas tagad uztaisīja savu brendu, kur tikai par kāzām, kaut kāds tur vēls, kaut kāds prikals. Jā, es zinu to čau, jā. Un viņš ir džeks, kas filmē visas kāzas bez ND filtriem. Viņš saka, man vienalga, es šateru uzgriežu, man pietiek. Jā. man ir tā bijis, es vienreiz kaut nesen filmēju vienu interviju. Tas tās materiāls, ka no iPhone. Bet, zigā, man bija viena intervija jāfilmē pret logu, tajā Zunda Towers. Un viņi gribēja, lai Rīgu var redzēt. Un es uzlieku savu ND filtru. Man nezinu, kāpēc tas loks ļoti tāds dīvains izskatījās. Tas no tā filtra tāds netīrs kaut kas. Es nezinu, es noņēmu no to ND filtru, uzgriezu šateru 8000 un ritīgs smūgi. Tā, ka tas loks caurspīdīgs. Bet gaisma iekšā pietikās priekš tās intervijas Džekam? Jā, viss bija smuki. Paši sejas klāt, ne? Man bija ritīgi jāblēž virsū gaismu, bet tur bija šaters, bija uzgriezts līdz pašai augšai, bet tā sieviete, viņa sēdēja, es tikai cerēju, ka viņa tās rokas ļoti neplātīs, lai skatrs nav ritīgi tāds asas, un vispār, man nevarēja tā pat. Izgāna situācijas. Tā vienreiz real estate man piedāvāja filmēt māju dienas gaismā.
Un, ķipa, lai var redzēt arī āru. Un tas budžets bija tur kaut kāda, lai 250 eiro. Es tāds, ok, jūs gribat redzēt gan āru, gan iekšā tādā pašā gaismā, ja? Tā, jā. Kas Es tāds, ok, ņemam gaismotāju, 3 gaismām, un tad mēs varam jā. panākt šito prikolu. Jā, ārā dienas gaismu bliež tev vienkārši logos, un ne, nu kā es varu tur iekšā tumši, tā pilnībā, un kā to var panākt. Bet tagad baigi ērti vispār. Nu, labi, es premjerā montēju, jūs laikam Da Vinci jau. Es premjerā montēju. Jo tagad arī ērti, ka ar to maskošanu ir tā jaunā tā funkcija. Jā. Uzreiz atrod cilvēku. Jo es, piemēram, ar tiem logiem arī tad es daru tā, nu, kad es nomaskoju to logu, un tad to logu vienkārši uztaisu tumšāku. Nu, jā, bet, zin kā, ja tur jau sākotnēji baigi daudz informācijas nav, tad tu Nu, vari jā. nomaskēt viņu līdz kaut kādam Jā. dynamic, cik tev tur tas highlights vai cik tev tas tur velk vispārībā, tas tā kamera jau tā kā. Nu, jā, ārā ir pilnīgi taisni tev moči iekšā, un iekšā gaisma ir tik, cik viņi ir. Nu, tur tā maska arī reizēm tur, nu, tā, tomēr vajag kaut kādu gaismotāju. Tu kāds filmē tikai ar stabilizatoru, vai tev ir kaut kādas, ka tu tikai handheldā biji? Es gribēju tieši jautāt, kā tu rigo kameru, lai klienti neskatās. Zini, kad vienmēr ir tas, tu uzliec to savu vienkārši 50, piemēram, un, zini, atceries agrāk, ka uzliec uz 6350, un tu tur filmē, nu, kamera super, 4K kvalitāte super, bet no malas izskatās, tā kā es nezinu, kas tur filmē, man starakāns. Es arī atceros, kad es arī filmēju kaut kāds kāds, un tur fotogrāfs tikmēr fočē, un viņš tur parāda tās bildes, tā līgavai, un es vienkārši skatos, wow, tik skaisti. Es domāju, es nerādīšu savu materiālu tagad. Pelēks tur. Jā, tu vienkārši nevar salīdzināt, viņam tik smuki izskatās tas. Kā tu rigo savu kameru, pieņemsim uz kāzām? Kāds ir tavs tā kā go-to sets? Nu tāds, nu jā, es ar FX3 24 līdz 70 mm, tad man ir shotgun mikrofons virsū, ko es lieku. Rodes. Tu mikrofonu visu laiku liki, vai lai ir dzīvā skaņa, vai tu pirms tam biji filmējis bez mikrofona? Kādreiz bija bez mikrofona, tagad man visu laiku ir tas mikrofons. Nu, jā, bet baigi nav tā, ka es tagad spraužu tos mikrofonus, es visu laiku pārsvarā atstāju to mikrofonu, shotgun mikrofonu. Nu jā, un DJI stabilizators RS4. Bet tas arī no situācijas, jo pirms kāzām es izrunāju pāri, kādu viņi grib to video, vai viņi grib tādu romantisku, tādu slow motion kadrus, tad vairāk būs ar stabilizatoru tie kadri. Ja viņi vairāk grib tādu dzīvīgāku, tādu jautrāku, tad es daudz vairāk no rokas. Vai, piemēram, kaut vakarā, kad sāks tās dejošanas tie kadri, es vienmēr no rokas sāku filmēt. No rokas izmanto V-mount vai ar baterijām vienkārši? No baterijām vienkārši, jā. Nē, es nelieku. Zini, kā uz kāzām, ja ir kaut kāds cits video, tur, piemēram, kaut mūzikas klips, ko es filmēju, ir bijis, es tur uzlieku monitoru, visu izskatās arī krūtāk, un tad es uzreiz zinu, varbūt kāds var safočēt, behind the scenes, uzreiz bijots, baigi tur ekrāns, tur. Bet tad, zini, ir smagāk tā tehnika, smukāk kustās tā kamera, bet zini, kāzās tu tās stundas tik daudz ņem, tev tā muguras sāp. Man ir tāds niķis, es vienmēr overrigoju savu kameru, tikai tāpēc, lai man lai no malas izstās labi. Vienkārši man ir bijis tā, kad mēs nojaucam veselu setupu speciāli, lai es uzliktu virsū V-mount, un tāpēc, ka man kamera izskatās pēc, zini, kā mēs taisam arī visiem, lielākoties tagad visiem šūtiem, kas mums ir, mēs taisam to behind the scenes. Man tā nepatīk. Kaut šitās, redzi, tāds DV10, tāds tev stāv kā main kamera, ja? Nu tāds, tā rekortulītās tev klients pienāk priekšā, tur artists atlītās, viņš sāk dziedāt, un tur tā viņš tā smalrīgi maziņā uzliec. Nu, man personīgi, es zinu, kāds izstās, jo es arī esmu bijis otrā pusē, vai ne? Tā kā izstās, kad no malas, ka tu vienkārši kaut kur esi tādā funkcijā, un tu čeko atnāk operators, otlīt filmēt klipu. Nu, es biju vienkārši tā kā kāds filmē klipu vai ne, klipā. Un tad skaties, un tas Rīgas ir tāds maziņš, un tev arī, es taču zinu, ka tā kamera viņam ir laba, es taču visu tavu tehniku no galvas zinu, bet vienkārši tas skats kā tāds varēja uzlikt to monitoru virsū, zin kā, nu, un arī pat ērtāk, tā kā tu teici, kāzas 12 stundas nekad dzīvēs nelikt monitoru un V-mount virsū, nu, nekad. Bet uz mūzikas klipiem es lieku visu to, es overrigoju tikai dēļ smagumu, kā tu teici, jo vienkārši nevajag stabilizatoru vairāk. Tu vari maukt it īpaši ar Sony aktīvo stabilizāciju, man liekas, vai tur standartiņi, ka tu uzliec kaut tiem tur. Jo vēl dažreiz ir tā, ka es vienkārši izslēdzu to stabilizatoru, bet man viņš paliek, tā kā ir virsū uzlikts, un tad no rokas filmē, un arī tas kadrs ir tāds smagāks. Un... Okay.
Tā kā es biežajā filmē izslēdzu ārā, viņi tā kā ielokoju visu, pafilmēju no rokas, ko man vajag. Un tad ieslēdz apmēram, tas ir viņš. Tev 24,7 pietiek, vai kaut kā tev prasā 16,35 kaut kas tāds? Laikam, ka pietiek. Pietiek, man ir arī platāks, es tagad nopirku 4 mm objektīvu. Par 150 eiro kaut kā. Bet tas ir crop sensors, bet viņš ir tik plāts, tāds fišā ir ritīgais. Tā, ka tu filmē, tev pirkstus var redzēt. Ja tu filmē, viņam kaut kāda viņata ir? Vai? Jā, ir riņķis, pilnīgi apkārt ir. Un tu filmē šitā, tu redzi tajā kadrā sev galvu. Tev vajag šitā. Jā. Viņš pilnīgi uz aizmuguru redz to kadru. Bet tas tāds, parātam es viņu uzlieku. Jā. Tad ir man vēl tāds 10 mm objektīvs, laikam tas ir. Kurš zero distortion uz sāniem. Tas, kurš tu viņu nopirki? Kolortēmam ir, viņš tik labs ir. Ir no kā aizņemt. Tur ir ideāli. Mums ir vēl viens cilvēks. Mēs jau kolortēmam viņš visu laiku aizņemts. Viņam visu laiku viņš tā kā aizņemts, mega objektīvs. Vienkārši. Es domāju, to objektīvu, tie, kas real estate fočē, man liekas, tas vispār ir bomba, tāpēc, ka tev nav Lightroomā fucking tās stulbās perspektīvas jāvalk ārā. Man liekas, ar to objektīvu var jebkādu mazu garāžu nofilmēt, un viņa tāda plaša izskatīt. Tas ir, man liekas, no pēdējā, kas pagājušajā gadā man likās tāds, ko es uzzināju, tāds labākais objektīvs no tādiem, kas man likās, wow, es šādi gribētu arī. Probes un tas desmitnieks, es gribētu tāds objektīvs tikai, lai viņi man stāv vienkārši kaut kur, lai es viņus varētu izmantot. Desmitnieks ir crazy objektīvs. Jā, un tad vēl man tas Tamrons ir 70-180 f2.8. Tas labs. Bet 98% kāzās ir tas 2470. Tas ir golden rule. Kādreiz man bija, tā kā man bija 6600 un arī FX30, kad es filmēju ar tām kamerām, es visu laiku liku kaut kāds prime objektīvs, bet tas bija tāds čakars. Jo, man bija 16 mm Sigma un 35 Sony, Un tev pārbalansēt visu laiku ar tu filmē kaut ko, un tu gribi tagad plato un to ātru maini. Tu stabilizē atpakaļ, ieslēdz, sāc filmēt, tad izslēdz. Tagad, kad es nopirku vienkārši tos objektīvus, un FX3, tās divas lietas, tās visu foršākā, labākā investīcija, kāda ir bijusi vienkārši. Un tas dual native ISO. Tumsā var filmēt pārsvarā. Mums tas pēdējā klipā es personīgi uztaisīju iniciatīvu, kad davai mēs filmēsim ar Blackmagic 6K, ņemsim primus. Aleksandrs pateica, davai šoreiz varbūt nē. Labākais ieteikums no viņa puses. Pat, es iedomājos kāzās visu laiku mainīt primus. Mūzikas klipā it kā tu vari. Ja tev ir pietiekami izplānot labu dienu, tu it kā vari tos primus tur mainīt. Bet tāpat tās fokus pulleris, First AC labs, tad tev tāpat tās nāk gaismotājs. Tas ir, es sarēķināju, man ekstra budžets uz tām 3 dienām sanāca, ja es gribētu Blackmagic 6K un to setu, ja viņš būtu fokus pulleris, man būtu jāņem vēl viens cilvēks. Mums sanāktu, man liekas, ekstra kaut kur ap 1000 eiro uz tām 3 dienām. Tev ir jāņem vēl Teradeks, jo kaut kādi Holyland transvīteri nedara, jo viņiem tas dīlēs ir palielu. Monitors, akumulātori, un arī ne jau parastais. Ja mēs ņemam Teradeks, mums vajadzētu arī normālo BB rentālu šo te monitorus, pie kura tu sēdi un griez. Ne jau uz maziņā šī nobī tur griezīs fokus. Mana darba, man rītīgi svarīgi ir, kad ir labs autofokus, jo es bez tā vispār nevarētu vienam pašam. Un kāzās tik ērti ar to FX3, tu tik uzspied uz sejas. Teorija, ja tas stabilizators vienā rokā stabilizators, otru visu laiku sejas maina, tas arī superīgi. Sonys ar autofokus ir vienkārši unbeaten. Tādā ziņā. Gaidām otro versiju, laikam kaut ko jau balmo. Cerams. Man jau apnīk, cik ilgi, man A73, cik jau gadus ir tagad. 4. gads nav, 3. gads man šobrīd ir A73. 6 gadi, man liekas, jau viņai ir. Un tā kā es jau viņu nopirku to kameru, kad jau viņa skaitījās veca. Viņa tagad jau cik gadi pagājuši. Viņam arī fēns ir iebūvētais? Nē. Nav? Bet nekarst vispār. Man tikai viena reize bija problēma ar pārkaršanu, bet es filmēju tādā diezgan sutelīgā telpā, tur, ko es pats ģība nost. Es filmēju Venecijā 34 grādos visu dienu mēs filmējām. Viņi nepārkarst īsti. Es arī, labi, es nefilmēju konstanti, tur 30 minūtes no vietas, protams, arī, bet lielākoties, kur tu filmēsi tos 30 minūtes, neskatot podcastu vai interviju, vai ne. Bet Venecijā bija tā, ka es pats noģību gandrīz no tā karstuma, bet kamerai viss kārtībā. Man nekad nav rādījusies tā ikona. Nekad mūžā. 6600, kad es katru podcastu bijis, atceros. 6300 arī, 6400. Vai 700
Jā, kas viņam ir? Jā, kas viņam ir? Es nezināju. 10 minūtes vai 15 Tas ir minūtes šausmas. kaut kāds, un es tāpat uzgriezu to te prikolu. Es zinu, kāds viņam ir prikols. Zinu, ka tu vari filmēt. Es atklāju, es atkodu 6000. Man bija 3. podkāsts, un tad tikai es atkodu, kas notiek. Kamēr, ja tu filmē 4K, 25 FPS, uz full megabaitiem, GGs, pēc 15 minūtēm viņi slēdz sarā visu pārkast. Tā kamera vienkārši tā kā lava liekas. Kopš tu uzliec 4K, 25, bišķīt mazāk, nevis XAVCS. To bitrate. Tu uzliec mazāk, nevis pat bitrate, bet vienkārši megabaits per sekundu. Tu uzliec mazākus. Viss nofilmē. 1,5 stundu podkāsts bez nekādām eroriem, kamera super cool. Es nezinu, viņai laikam. Tāpēc, ka viņa fotokamera principā jau arī skaitās. Man liekas, ka viņai tas 4K maks bitrates nav domāts vienkārši uz tās kameras, un viņš vienkārši tāpēc viņu tā overraido. Tas tā kā kompim, zini, ka tu sāc renderēt vidaku un paralēli spēli mēģini paspēlēt. Man liekas, kaut kas tam līdzīgs. Un ja tev ir kaut kāds bottleneck, kāds processors vai RAMs tikai 16 GB, viņš neiet. Man liekas, tas 6700 ir kaut kas tieši no tā režīma. Jo man bija laika tā, kad es domāju, ko es daru nepareizi. Kāpēc viņi karst? Un es vienkārši domāju, labi, uzlikšu mazāk kvalitāti, bet es neliku mazāk kvalitāti, tāpēc, ka pārkarst, bet vienkārši man atmiņa tajā dienā nebija pietiekami daudz. Man bija 4 SD kartes līdzi, un man bija 64 niec līdzi. Es domāju, labi, pofīgs, uzlikšu XAVC, HS. Tas viens režīms. Uzlieku. Nekarst kamera. Kas notiek? Kāpēc nekarst šitā kamera? Jo mēs parasti zināju, 15 minūtes, izslēdz ārā, 10 sekundes, slēdz atpakaļ iekšā. Nenormāli, briesmīgi. Jauna kamera, reāli. Tāds jaunākais modelis no Sony. Un vienkārši... Kur šitās ZV-10, kas mums ir 2 skropu kameras, ar viņām ir, es tagad filmēju, es esmu arī atkodis to, kā es biju filmējis podcastu ar viņiem, un man bija, pirms tam vispār man bija crazy setups, man bija powerbankas, un es atsevišķi AliExpressā nopirku tos ventilatorus, kur aizmugurē ieliekās un dzēsēju kameru. Un pēc tam es atceros, ka ir tāda lieta kā damība ačas. Tās, kuras spraužās, kuras nav reāli akumulators, tu viņu ieliec. Un ar viņām var filmēt bezgalīgi. Un zini, kāds bija lielākā problēma, kāpēc kameras pārkarsa? Jo, kad tev ir iekšā akumulators un tu caur USB-C viņu lādē, viņš no lādēšanas karst. Jā, no lādēšanas akumulators karst. Viņš uzkarst tā, ka tā kamera sāk karst. Tagad tas akumulators viņš ir augsts, jo tā ir pat taisno strāva. Bet, ja izrubās ārā elektrība pēkšņi nolic strāva, šitas footage ir pazaudēts. Jā, bet man liekas, ka nē, viņš saglabā. Es biju mājās. 6700 bija plus tas, ka viņš saglabāja vismaz footage. Es biju rāvis ārā, testēju speciāli. Viņš tāds, corrupted file. Jā, bet mums bija 6700 toreiz no tā Artūra, un man bija mājās 6400 no mūsu viena drauga. 3 reizes labāk kamera priekš kodiem podkāstiem. Viņa nekad mūžā nepārkars, viss bija super, nekāds errors. Es vispār pa max setting, es nesaprotu, kāpēc 6400 vienkārši flawless. 6700 man bija 3 reizes tā, ka man bija jāatskaitās tur mums klientam, kāpēc man ir maziņi robiņi. Vienkārši tāpēc, ka kamera sūdīga. Es nezinu, ko lai dara. Varam uz šo sūdīgo kameru Nūģu sarunas par tehniku ir beigušās. Gintu arī esam, cerams, iepazinuši diezgan normāli. Un tā kā, ja kādam vajag precēties drīz, vai jau kāds jau ir domā par precībām. Rakstiet augšā Gintam, tu vari iemest savu mazo reklāmu. Kur to var atrast? Kur to var atrast, jā. Instagrams laikam tas tāds galvenais, kur savu reklamējos. Jā. Bet, TikTokā arī, bet tur cits kontents tiek likts, bet TikTokā var sakot, Instagramā, Facebookā arī mājaslapa man vēl nav, bet laikam, ka būs. Okay, un kā mēs tev varam atrast? Ieliksim aprakstā. Mēs ieliksim aprakstā, bet arī tu vari. GS films. Gins Sprēdz films. Gins Sprēdz films. Ok, Gin, paldies. Paldies tev, ka atnāc.